Čau, darbie Florbola šova skatītāji! Esam atpakaļ kopā ar oriģinālu viesi vai co-hostu Gustavu Griezīti. Čau, Gus! Čau, Pēter! Kādas sajūtas atgriežoties Florbola šovā? Fantastisks, tā kā atgriežoties mājās. Es, man liekas, Florbolas savā ziņā izgājis. Un varam sākt epizodi šodien tāds, tā teikt, Q&A mums vienam ar otru, ar Gustavu. Domāju, šausim viens jautājumu, tad otrs jautājumu otram. Un tā kaut kā... Mēģināsim. Tā kaut kā mēģināsim iekļauties 2 stundās. Bet, Gustav, ka šis video iznāks, noteikti būs paziņojums jau klājumā, pasaulē. Kur tu spēlēsi nākošu sezonu? Sāksim jau nākamo sezonu. Jā, es nezinu, kur lai sāk. Man liekas, ka mums tur kaut kā lēnām līdz tam jānonāk. Un tad arī, es domāju, kaut kādā ziņā arī tu esi iesaistīts visi lēmumu pieņemšanas procesā. Es domāju, tā kā mēs varētu kaut kā dabīgi iet cauri notikumiem, kas tad ir noticis pa iepriekšējā sezonā nonākt līdz tam saldākajiem. Labi. Nu tad sākam. Sākam. Es jau sāku uzdot. Tu man vari uzdot. Jā. Nu. Nē, es sapratu, ka tu mums ļoti forši veido podcasts un tu intervē visus un tu aicini visus un tā kā cilvēku uzzina par visu Latvijas florbolu un visiem Latvijas florbolistiem izņemot par tevi. Tā kā es domāju, protams, tu arī piemini lietas par sevi un ko tu zini, bet es domāju, ka cilvēkiem arī interesē, tā kā, kas ir Pēters, ko Pēters dara un kas man ir pirmais jautājums uzreiz ir kāda, tad ir vispār bijusi Pētera Trekšs pieredze vienā no pasaules vadošajām florbola organizācijām. Es domāju, es varu atļauties tā teikt. Un uzreiz nākamais jautājums, kas ir bijis vispatīkamākais pārsteigums par klasiku organizāciju un kas ir bijusi kaut kāda lielākā vilšanās. Wow. Tagad tev jāatbild. Tā ir ļoti liels jautājums. Mēģināšu īsi atbildēt, jo man patīk aizrunāties, bet klasiks, jā. Viennozīmīgi, ka pieredzes lielākoties ir bijusi fantastiska. Un pozitīvākās lietas noteikti ir tā profesionalitāte, tā pieeja, tā teikt, benchmark pieeja, kad tas, nezinu, Minimums, ir griezti un ir tā kā pamati, jā, katrā komandā. Kas ir komandas standarts, tā kā viņi darbojas? Standarts, jā, un pa ko nekrītās zemāk, un tas ir tik augsts, ka tā kā vienalga kādā tur nedēļas dienā, noteikti treniņa vai kā jūtās spēlētāji kāds, bet tā stabilitāte ir tik augstā līmenī, kad visi, kad ierodās treniņā, ierodās spēle, ir tā kā sajūta, ka, te nav nekādi kritumi baigie. Protams, kad ir pretinieki dažreiz labāki un nav tās dienas, kas sakrīt goli, un tad viss kaut kā var izvērsties pa zaudējumiem, jā, kaut kādiem, bet kopumā tas līmenis ceļās, un tāpēc arī viņi ilgus gadus jau ir un turpina augt tā kā klubs, gan jauniešu sistēmā, gan kā sistēma, overall lielais klubs un sieviešu komanda un viss. Tagad tā ir kaut kāda tā organizācijas kultūra, ko viņi ir izveidojuši kādu gaitā. Mēs esam pieminējuši, ka es intervēju Normundu Krūmiņu un Maķevicu par jaunatnes sistēmu. Tas Pasī Peltola, kas ir komandas menedžers, kurš uzbūvēja principā klubu jau no 90. gadiem. Tas viņa tā mīlestība ir līdzīga, daudz lielāka par mūsu mīlestību, ko cilvēki domā, ka mēs piemēram, mēs aizkotu podkāstu regulāri, un kaut kā man pašam kaut kāds darbs ir vai jāspēlē vēl. Bet viņš pilnībā gandrīz visu savu dzīvi ieguldījis, lai uzbūvētu šo zilu, sarkano, rozā klubu, un viņš domā par to regulāri ikdienā. Viņa dēli ir iesaistīti klubā, viņi vai filmē tur tos video, ko visi redz Instagramā, vai arī viņi palīdz broadcastot tos spēles, tie dēli tieši konkrēti. Tad viņam, protams, ir visi, kas treneri sistēmā, ir ļoti tuvi, un viss tā veidojās ar viņa mīlestību par sportu, un viņa to kaisli, jā.
Es domāju, tas arī kaut kāds iemesls, kāpēc viņš arī piesaista pareizos cilvēkus, man liekas. Jo, ja tu esi kā vadošā persona un tu tik ļoti aizraujies par to, un tu uzreiz automātiski man piesaist cilvēkus, kas arī ir līdzīgi kā tu, vai pieņemsim arī tos pašus spēlētājus, ka to jau visi redz. Es domāju, īpaši, tas jau galā ir kā ģimenes bizness viņiem. Protams, no florbolas nav tik ienesīgs, bet tāpat es domāju, ka tas arī ir kaut kāds faktors. Bet tu personīgi viņu arī pazīsti, tu esi runājis, varbūt tev ir kāds piemērs, kā tu pamanīji tās lietas, ka viņš tik ļoti aizraujas par florbolu. Varbūt tik daudz tieši ar viņu konkrēti neesmu runājis, bet no stāstiem un no jautājot komandas biedriem un tā, kad kā leģenda. Un pirmajā sezonā mums bija kaut kāds mītings, pirmajos mēnešos, sezonas sākums ir un varbūt spēle notikusi ir, un mums ir mītings, un pirms mītinga viņš uztaisīja kaut kādu savu mītingu, viņš gribēja, kaut ko izstāstīt. Un te viņš sāk stāstīt par to, viņam tas, laikam, ikgadējs notikums ir, ka viņš komandai izstāsta par atbildību, kāpēc šis klubs ir tur, kur viņš ir, uz ko mēs ejam nākamajos 4 gados, lai spēlētāji saprot, ka šis ir kaut kas lielāks par tikai mums un šo sezonu. Vai šo sezonu tieši tā. Protams, ka tas ir sezonas sākumā, nevajag par to runāt, varbūt beigās, kad tad tev ir jādomā par tikai to momentu, bet viņš vairāk to domā, ka viņš domā par to, par florbola reklamēšanu un tām visām lietām, un ka viņš izstāsta, ka mēs te filmēsim daudz jūs, un mēs mēģinām šo visu padarīt tā, lai tas ir pievilcīgs faniem, jo galu galā, un jauniešiem. Tas ir tas, kas ienes. Un ka viņš to visu stāsta. Un ka viņš visu to stāsta, viņš vienkārši apraudās pilnīgi. Tu jūti vienkārši, viņš runā priekšā komandai, ķip savējiem, tur stāsta, un tu jūti, ka viņš vienkārši tik kaislīgs ir par to visu. Un man bija tāds, man tagad skudriņas noiet jau, bet tajā brīdī, es neko nesaprotu, jo viņi somiski runā, principā. Labi, es kaut ko ik pa vārdam saprotu, bet es emocijas. No emocijām vienkārši es esmu vietā, kur es gribu būt, jo cilvēki mīl to, ko viņi atnākuši darīt. Tā ir nenormāla pieredze. Es domāju, ka tu nevari tādas emocijas uzbūvēt. Tāpat vienmēr, ka ja cilvēks par to tā runājot, vienkārši komandas priekšā varbūt tā liktos, kā pirms sezonas kaut kāda runa. Bet, ja tev tik daudz emocijas nāk ārā, tad tu redzi, ka cilvēks ir tik ļoti ieguldījies. Viņš vienkārši nespēja vārdiem vienkārši pateikt to, cik tas ir svarīgi. Cik tas ir liels viņam, un kad visi ir daļa no kaut kā lielāka, viņš to parādīja caur emocijām. Es domāju, tā pieredze ir superīga. Plus tas, ka daudzi no spēlētājiem šajā klubā ir tādi, kas ir uzauguši šeit, un nav tā kā, piemēram, tagad mums fināls būs, viņam par to arī pieskarsimies pret Nokiaņiem, salīdzinājums. Viņi vēsturiski zināms klubs, ka viņu sastāvs, principā sastāv no spēlētājiem ārpus Tamperes, ārpus Nokijas, ka viņas nopērk viņus. Viņus no klasika nāk, vai ne? Kas ir tā kā profesionālā sportā normāla lieta, bet šādā vēl amatieru sportā tas tā kā retums ir varbūt. Bet tāpat kaut kādi Helsinku klubi pārsvarā jau arī paņem spēlētājs no apkārtienes. Jo tas ir pievilcīga vieta, tur Tampere ir, tur Helsinkos ir skolas un viss pārējais, Bet šeit klasiks ir noturējis tādu sistēmu tādu, ka pāršā spēlētāji ilgadēji šeit un arī caur sezonu tu jūti arī pagājušu sezonu, kad nāk ārā tie stāsti, ka džekiem, kaut grūti brīži dzīvē vai kas, bet viņi reāli grib būt tur un kā viņi izbauda to laiku un ka viņiem tas spiediens ir ne tikai no tas, ka mums jāuzvar tituli, bet tas, ka viņi jau visu mūžu ir bijuši klubā un viņi grib, lai klubam izdodās un ka viņi jūt to menedžera, to arī kaisli par to visu, un tas tāds, Viņi var tā ļoti pieķert to kaisli, kad tu to redzi, un tu vienkārši arī pieķeries tam, un tu pats, sāc arī ieguldīt vairāk emocijas un vairāk just par to, es domāju. Tas jau pats droši vien arī noticis tev no tavas pieredzes, man liekas, vismaz tas, kā tu esi runājis par to organizāciju, un tam līdzīgi tas tā kā, var redzēt, kad tu arī gribi ar tādu pašu kaisli vienkārši atdot klubam to, ko tu spēj reāli. Tā kā, es domāju, tas lieliski. Bet labi, paskatoties no otras puses, vai, es pieņemu, ka tur nebūs tāds liels vilšanās, bet vai ir tev kāds nepatīkams pārsteigums par, to pašu kultūru vai spēlētājiem, vai, varbūt kaut kas saistīts ar pēdējo 2 gadu 7. spēļu finālē, es nezinu.
Vai tev ir kaut kas tāds? Nu, noteikti, kad mēs jau par šo esam runājuši nedaudz, bet viena problēma, kad tev ir dominants klubs, es domāju, to arī saskārās nedaudz kaut kādā ziņā Masters, un to ir saskārušies Lakerings, ja mēs salīdzinām Latviju, kas mūsu auditorija ir, ka Lakerings, kad viņi uzvarēja tos 3 titulus pēc kārtas arī. Kad, ja tu dominē, kādā brīdī tev, pazūd tā garša varbūt, vai tas, nezinu, kaut kāds ceļš tieši kā panākties izšķiršajos brīžos to ekstra kaisli uz tev, vai rīkus, kā salauzt to pretinieku, jo tu regulāri trenējies augstā līmenī, tev liekas, tu visu dari pareizi, bet tu sāc pazaudēt varbūt fokus kādām detaļām un to uz svaigu skatījumu vai kaut kādu domu, kad man jādomā par jaunu lietu, kas ir, kā florbols aug, jo florbols reāli aug katru gadu. Ir jaunas nianses, jaunas lietas, bet ja tu balsties tikai uz kaut kādiem fiziskajām spējām vai komandas konkurences, nevienmēr top līmenī tas ties izšķirošajās spēlēs, tieši tu minēji Game 7-os izšķirs tās spēles, par labu tev. Jo pretinieku komanda, protams, visas pārējās komandas meklē mazas detaļas, kā uzveikt klasiku, principā. Pēdējos cik gadus jau. Un tas ir tāds, protams, mēs jau turpat bijām Game 7, pagājušajā gadā es biju, iepriekšējā gadā vēl. Es nebiju tur, bet tāpat tu jau turpat esi, bet tā viena spēle tomēr ir izšķiroša. Tajā pagājušā gada sērijā es teiktu, ka, es jau, man liekas, minēju, ka mums nevajadzēja, mēs aizlaist visu Game 7 to sēriju. Ka mēs varējām nospēlēt labāk, bet mēs tik nestabili to visu sēriju spēlējām, kad vai nesagatavojāmies tām detaļām pietiekami, ka tās dažas spēles vienkārši aizgāja pa vīlēm un ļāvāt Oileriem izmantot viņas spēcīgās puses. Domāju. Jā. Kas ir pretinieki jau arī spēlēt. Nav tā, ka viena komanda tikai izlemj, kas notiks laukumā. Tie ir Oileri, tā kā. Bet es domāju, tas kaut ko arī saka, kad sportā ir daudz grūtāk noturēties pašu augšā nekā tikt līdz pašu augšā, es domāju. Un visas tās komandas, kas vēl nav tur, tā kā viņas uz to visu skatās visam citādāk, viņiem ir tas izsalkums, tā kā uzvarēt klasiku. Tā ir tā vesels droši vien lieta, par ko runā tajā Somijas F-līgas vidē, kur komandas savā starpā runā, tagad indiāņiem jums bija sērija, un droši vien viņi arī runā par to, tā kā, iesim uzvarēt klasiku, tā kā, un tā ir tāds vesels koncepts, neviens nerunā par, nezinu, sorry, Joren, bet par Lāsbu neviens nesaka, tā kā jāuzvar ģipa Lāsbas, tā kā tā vēl nav tik tā kā nostabilizējusies organizācija kā klasiks, lai tu tā teiks, tā kā es domāju, tas arī ir tāds, tas daudz pasaka, par to organizāciju un cik spēcīgi jūs esat. Plus tas, es jau pieminētu arī, mēs esam runājuši par to psiholoģiju, cik svarīgi tā sportā ir un tie svarīgās spēlēs un kad tev ir tik laba konkurence un viss tas komandā. Un fiziskā, man liekas, tos dominantos gadus klasiks arī pārsvarā uzvarēja to, ka viņi fiziski bija pārāk pa visiem, vidējais komandas. Tas bija tāds pamats. Jā, uz to visu spied, un tam varbūt florbola detaļām tik daudz nekoncentrējās. Protams, agresīva spēle uz vārtiem, un ir metēji, un ir daži tur, vizardi, ir, nezinu, kas playmakeri, jā, bet viņi fiziski varēja, visas 3 mājas pārvarēt to pretinieku, bet tagad jau pie Oilers pēdējos gados arī viņiem bija ļoti aktīva spēle, ļoti fiziska spēle. Fiziski varbūt viņi pat kļuva pat labāki nekā klasiks. Te varbūt interesanti pieminēt ir to, kad Heiki, kad viņš bija Oileriem treneris, varbūt tiem, kas nezina, pirms dažiem gadiem Heiki bija Oiler treneris, un tas arī bija tas, ko viņš arī centās ienest komandā, kad komanda nopietni pievērsās spēka treniņiem un pārliecinājās, ka visi komandā ir savā augstākajā līmenī spēka ziņā, lai viņiem ir pietiekami daudz muskuļu, un pēc tam no tiem muskuļiem viņi arī uzbūvē ātrumu un tā tālāk. Un ja tu paskaties uz Oileriem, kā viņi spēlē, viņi ir nenormāli spēcīgi divcīņās, un viņi ir nenormāli labi pretuzbrukumos. Un tās ir 2 lietas, kur tu to fizisko īpaši var pielietot. Tā kā es domāju, tagad tu teici, klasiks dominēja ar savu fizisko, bet pēc tam, varbūt Kad kāda komanda izlīdzināja to fizisko, tad bija jāfokusējās citām lietām, kas, piemēram, spēju ziņā, individuālais meistarība. Klasikam ir tik un tā vēl topā, tā kā pozicionālā spēle ļoti laba un aizsardzība diezgan laba, bet tas psiholoģiskais ieslēdzās, man liekas, tajās izšķirošajās spēlēs, kur es sapratu pagājušajā gadā,
kas varbūt pa vienu no vilšanās, kas man tā kā varbūt prasīja, tad psiholoģiski komanda nemaz nebija tik vēl gatava tam pēdējos gados, pēdējā gadā, kad es biju šeit. Un tā ir tā viena lieta, ko es šogad izteikti fokusējos, daudz komunicēju ar treneriem, daudz komandas biedriem mēģināju runāt par tām lietām, kad mēs neesam tur, mēs esam visu labi darām, ja, bet tās izšķirošajās spēlēs mēs zaudējām iepriekšējos 2 gadus. Es tā arī dažreiz teicu, kad Džeki, mums vairāk jāfokusējas tām mazajām detaļām tieši psiholoģiski, kā mēs pieejam, kā mēs nečīkstam par tiesnešiem. Tikko arī Ingus ļoti labi arī izstāstīja, vienkārši amazing intervija, ja tu vēl neesi dzirdējis, iesaku noklausīties. Tad, kad tev jāfokusēs tīri uz savu spēli, protams, jāsagatavojās, bet tu nevari ārēji psiholoģiski ļaut vienam sev ietekmēt. Tās ir svarīgas lietas, par ko es šogad esmu pats sev strādājis un arī mēģinājis komandai palīdzēt. Jā, tā ir tāda lieta, ja tu nonāc līdz kaut kādam, tagad tā apkopoji, tad nonāc līdz vienādam līmenim, vai vismaz līdzīgam līmenim, kur tu vari gan tehniskā, gan fiziskā ziņā konkurēt ar to otru komandu. Tad jau tagad tu sāki aiziet uz to psiholoģisko daļu, un tagad tur daudz detaļas tiek izšķirtas tieši tajā, kā spēlētāji ir gatavi un kā komanda ir gatava mentāli. Tā kā es domāju, tas bija redzams gan tajā pašā pagājušā gada finālā vai aizpagājušā gada finālā, gan arī tas pats Latvijā, pieņemsim, Lekrings Ulbruk. Es domāju, tas arī ir tāds interesants faktors, kur komanda bija pietiekami sagatavota, viņi zināja, kas viņiem ir jādara. Ingus bija sagatavojis precīzi spēles plānu, un pēc tam jau tas atlika komandai psiholoģiski sagatavoties tie spēlē. Un es domāju, ka tos abas divas apvienojot, tagad mums ir Lekrings čempioni. Bet jā, mēs jau sākām pieskarties par to, bet es gribētu paturpināt, lai tu iedod kaut kādu ieskatu vai apkopo savu, ne tikai savu, bet visas komandas esošo sezonu kontekstā ar iepriekšējām 2. Jo kas man liekas ir interesanti par Klasiku šogad, kad pēdējie tie 2 gadi ir bijuši sāpīgi zaudējumi 7. spēlēs, kas sportā vispār ir. Reti, kurā sportā ir arī tieši tie sērijas fināli, un vēl jo retāk ir, kad tās spēles nonāk līdz 7. spēlēm. Un vēl 2 gadus pēc kārtas zaudēt 7. spēlē Klasikam tieši tajā pašai komandai. Es domāju, tas ir vēl jau sāpīgi. Tāpēc es gribētu saprast, vai tie iepriekšēji 2 gadi kaut kā ietekmē arī šo sezonu, vai tu to jūti spēlētājos, vai varbūt vienkārši apkopot. Es nebiju tajā, vienā no tiem gadiem es biju pagājuši gadu. Un noteikti ietekmē tādā ziņā, kad vēl vairāk gribās uzvarēt. Tas tā kā ļoti pozitīvi. Kā jau mēs daudz minam, tas zaudējumos ir daudz vērtība arī. Klasiks dominēja vairākus gadus, tad viņiem pazuda tā enerģija, tad atbrauc TPS un uzvarēja titulu. Tad Oilers, tad Klasiks tā kā atgriezās topā finālā, bet tāpat 2 gadus pēc kārtas zaudēja. Tu vari just, ka šogad tiešām Džeki, ir sapratuši, kad jāpieliek tas ekstra eforts mazajās detaļās, un komanda ļoti stabila, tā kā visu sezonu, kaut kādā ziņā. Stabilāk pat kā pagājušajā gadā darbojās, un es varbūt to jūtu no dažādiem iemesliem. Varbūt man 2. gads arī, es zinu vairāk kā pieiet, uz ko skatīties, uz ko fokusēties, tas ir tas galvenais faktors. Es nezinu, fokus uz detaļām ir labāks, manuprāt, un komunikācija ļoti labā līmenī šogad ir. Šogad es play-offā jūtu, kad mēs esam tiešām mentāli un tie komunikācijā daudz gatavāki, un mēs runājam par ļoti svarīgām lietām daudz vairāk nekā varbūt iepriekš tas bija tā, pagājušajā gadā varbūt bišķi vēl pašsaprotam, ņēmām kaut kādas detaļas vai nepieminējām lietas, par kurām, manuprāt, tajā brīdī likās, ka kāpēc mēs nerunājam par to. Bet man arī, protams, kad es 1. gadu spēlēju Klasikā, un tas arī kaut kāds varbūt biedējošs faktors sākumā ir, ka tu negribi tur lekt kaut kam pa priekšu un tēlot kaut kādu, nezinu, man baila, kad es tur, nezinu. Tu negribi būt izlacējis, tu liekas, ka tu jāves veiksmīgā organizācijā un tu negribi neko izbojāt. Tu jau viss strādā, principā. Bet šogad arī ar Oli Lainas pievienošanos, jo viņš arī pagājušajā gadā nebija. Kas ir no TPS. Mēs kopā pirms 4 gadiem, 3-4 gadiem uzvarējām titulu ar TPS. Tur es viņu iepazinu tajā gadā. Un tagad viņš pievienojās mums, un varbūt cilvēki tā kā laukumā neredz tā kā viņu to vērtību, jo varbūt viņam sezona nav tik izdevusies,
varbūt viņš tāds aizsardzības spēlētājs vairāk, kurš tur neizsļās ar fintiem vai kaut kādām lietām, bet viņa lielākā vērtība ir, kāpēc arī Heikki Lukonens savā laikā viņu paņēma U19 izlasē. Kaut kā viņam bija koka rokas, kā saka, un viņš nebija varbūt Somijas tipiskais spēlētājs. Viņa vērtība ir tā, ka viņš ir ļoti labs līderis ārpus laukuma. Un tieši tagad, sezonas laikā viņš arī tāds piesardzīgs bija, es jūtu, tā kā es zinu viņu, un TPS laikā viņš daudz runāja, kad vajadzēja runāt. Bet regulārajā sezonā viņš tā kā, tā vēl, mierīgs bija tāds, baigi nerunāja daudz. Man likās brīžos, ka man pateikt viņam, varbūt viņš drošāk, tā kā uzvedās. Bet tagad play-offos mēs jau sākām runāt par kaut kādām lietām. Un viņš arī ir sācis tā kā regulāri izteikties pēc sliktiem periodiem, piemēram, pateikt savu, viedokli, jo ne visi ir tādi līderi, kas runā. Bet tie, kas ir tie līderi, kas runā un viņi ko loģiski pasaka, tad vajag tā kā iedrošināt viņus, jo es arī baigi nerunāt, tu zini mani, es ģērbtos baigi tur nerunāšu, ja, es vairāk ar darbiem mēģinu parādīt, bet tad es mēģinu iedrošināt tevi dažreiz, lai tur runā drošāk un tādas lietas. Tā kā un viņa vērtība tiešām, manuprāt, ir ļoti liela. Viņš treniņos arī komunicē un tā viņa pievienošanās ir ļoti svarīga bijusi. Jā, un tie arī droši vien ir, ja mēs latvieši jau tik daudz nerunājam, tad somu kultūrā mums tas ir vēl izteiktāk, ka viņi ir vienkārši klusi pēc dabas un iespējams tas klasika kodols tie spēlētāji, kaut arī viņi ir nenormāli labi florbola spēlētāji un viņi zina, kas ir jādara laukumā, iespējams viņi vai negrib, vai pēc dabas vienkārši nav tik atvērti runāt par tādām lietām, tāpēc man skat, tagad jūs sākat tāds žeks kā Olī Laina pienes nenormālo vērtību, jo viņš to viņš ir tas, kas var saparināt komandu, un viņš, un tas ir arī citādāk, ja viņas ārzemnieki sāk runāt, jo man liekas, ka tad, ja tev ir tiešām arī cilvēks no tavas kultūras, tas ir soms, viņš arī sāk runāt par to visu, tad viņa arī noteikti arī vēl vairāk ieklausās, es domāju, tas ir superīgi. Bet, tu jau sāk nedaudz pieminēji kaut kādā ziņā savu lomu, bet es gribēju pajautāt tev, kā un precīzāk, kas šobrīd ir tava loma klasika komandā un kā viņa ir izveidojusies. Es domāju, ka tiem, kas skatās no malas, šķiet interesanti redzēt, ka Pēteris Latvijas izlasē ir centrs vai kreisais uzbrucējs un skatoties uz klasika spēlēm, vai tur tu spēlē kā principā pēdējais aizsargs. Tā kā es gribēju jautāt, kas šobrīd ir tā loma, kā viņa ir izveidojusies un kāpēc tur ir atšķirības starp izlasi un klasika komandu? Jā, pirmajā gadā, pagājušajā gadā klasikā, treneris vēl nezināja, kā viņš man vēlāk izstāstīja. Viņš vēl īsti nesaprata, kāds spēlēs esmu, kas ir bijuši dīvaini, bet tas atkal parāda, ka mūsu sports ir tik vēl amatierisks, ka pat top klubi īsti nezina spēlētājs, ko viņi paraksta. Labi, es arī neesmu tāds tipiskākais spēlētājs, varbūt, jo es varu daudz ko darīt. Sezonu pirms tu atnāci uz klasiku, tu nospēlēji visās 5 pozīcijās, man liekas, tāpēc viņam arī droši vien bija apjukums. Un pārsvarā kā vingers, jā. Un viņi tā kā mani paņēma kā vingeri uz komandu. Bet tajā pašā laikā viņi parakstīja vēl vienu vingeri, Tītus Salakangus, kurš ir arī kreisais malas uzbrucējs. Un tad tur ātri mums bija pirmssezonas spēles. Es kā labi nospēlēju, bet satraumējos. Un izlaidu pārējās pirmssezonas spēles. Un tad bija pirmā regulārā sezonas spēle. Mana pirmā klasika spēle sanāk. Atgriežos no traumas. Sastāvā tur kaut kas saslima. Aizsargi saslima. Mums bija daudz vingeri, aizsargi saslima un man ielika aizsardzībā. Pēkšņi, es pirmo reizi spēlēju aizsardzībā. Klasikā. Tā es esmu spēlējis kaut kur, bet... Un tur varbūt jau kāds nianses pamanīja treneris, ka es varu nospēlēt tur, Bet tāpat pārējo nākamos 2 mēnešus man tāpat pušoja vairāk pa vingeri, dažreiz centrā ielika, jo es tajā brīdī gatavojos izlasēji, kurus spēlēšu kā centrs pasaules čempionātā, mūsu vēsturiskajā. Un tā tas samocīts bija tas pirmā sezonas pusi, kad mani visur rotēja, īsti nezināju, kuras tieši, lai es labāk spēlēšu komandā. Un tad pēc pasaules čempionāta es sazinājos ar treneri, parunājām par manu lomu. Es viņam teicu, ka ir funny story, kad pēc pasaules čempionāta mēs runājam Heikki Lukonenu, mūsu izlases treneri, pie galda, kur mēs tur pēc tās 4. vietas iegūšanas. Un es viņam tur prasu padomu, kā man tagad atgriezties klasikā, ko viņš redz, ko man darīt labāk. Un viņš saka, vienkārši tev vajag vairāk ego.
prasi savu lomu, nu, tā kā tu esi labs spēlējs, tev nevajag tur uztraukties lietām. Tev vienkārši treneris šobrīd tevi neliek kaut kādās neprioritizē, jo tu esi latvietītis, kurš neprasa neko. Tādā ziņā, kaut kā tā viņš man to pasniedz. Ne jau tā, ka mēs esam slikti, latviešu kaut kāda mentalitāte, bet bišķīt mēs pārāk esam tādi piezemēti. Jā. Un tīpaši, kā jau es minēju, atnāk uz klasiku un liels klubs, un es negribu izlikt tur nekādu, ko es tagad Juham Kivelekto, kurš ir mani Somijā skolojas, izlasēja pasaules čempionātos. Tad, jā. Jā, bet tas bija viņa message, vienkārši prasa savu lomu. Un, protams, Heiki teica, ka man jābūt centram, ka viņš man redz tur centrā, vai arī, ka tā ir man labākā pozīcija, tāpēc arī izlasējis esmu tur. Bet es parunāju ar Juhu, es viņam teicu, ka, vecīt, dod man, es nespēlēšu trešā, tu man neizmanto pietiekami daudz, principā. Un viņš teica, jā, man liekas, tu esi top 4 aizsargs mums, un likšu tevi tur, un aizsardzībā tagad komitojamies, komitoties kā latviski. Pieņemam šo kā lietu. Pieņemam, jā, tagad, kad līdz sezonas beigām, principā, būs aizsargs un skatīsimies. Un tā es sāku spēlēt aizsardzībā no janvāra, atgriezās vēl Niko, mēs uztaisījām vēl supermaiņu pa vidam, jo es spēlēju tur ļoti labi tajā brīdī. Un tā mēs līdz finālā nospēlējām, vienkārši dominējām, principā, izņemot par Oilers, mums tā sērija varbūt bija ļoti nestabila, kas ir svarīgākā sērija, bet līdz tam brīdim mēs tiešām nospēlējām ļoti stabilu spēli, un es kļuvu par vienu no svarīgākajiem aizsargiem. Finālā jau es biju svarīgākais aizsargs, principā, komandā. Jā, tāpēc tas nav egoistiski tā teikt. Es skatoties tos finālus arī var pilnībā apstiprināt. Un šo sezonu, gatavojoties sezonai, es turpinu izlasē būt centrs. Es prasu treneriem, kāda būs mana loma pirms sezonā, atgriežoties no vasaras pārtraukuma, tā teikt, klasikā. Un viņš tā kā stāsta, ka mēs tevi redzam visās pozīcijās, kā vienmēr. Bet mēs Niko gribam iespēlēt, Niko Salo gribam iespēlēt aizsardzībā, un mēs sapratām, ka mūsu spēles stils tiešām balstās to, ka vingeri skraida apkārt un ir aktīvi, bet mums vajag aizsargus, kas tiešām spēlēs vairāk kā bombu un veido spēli. Un viņš tā kā, var just to caur sezonām abām divām, kad viņš sapratis, ka man tā vērtība ir tik augsta tajā atvēršanā un zemspiediena spēlē, kad viņam negribās likt mani uzbrukumā. Jo viņš pazaudēs to, ko es varu izdarīt aizsardzībā. Jā, un viņam jāveic kompromiss ar citiem spēlētājiem. Arī pieņemsim tāds Tīdus Salakongs, viņš nekad nespēlēs nevienā citā pozīcijā kā kreisais uzbrucējs. Un tā kā, principā, jebkurā citā komandā visticamāk ap tevi veidotu veselu maiņu vai, tagad domāt, sāksim ar to, kur mēs gribam, lai Pēters spēlē, arī kā Heiki pieņemsim to dara. Un tad mēs skatīsimies, kur spēlēs vispārēji, mēs liksim ap Pēteru visu spēlētājs. Un tagad klasikai apstāst, viņi droši vien, viņiem ir kaut kas tas, mums ir Somijas izlases spēlētāji, mums ir spēlētāji kā Tītus, kur ir ļoti vērtīgi, bet viņi nav daudzveidīgi, tāpēc mums ir jāpieņem, ka viņš mums būs kreisais uzbrucējs, tāds Heikila, viņš nespēlēs aizsardzībā, viņš arī būs tā kā uzbrucējs labais. Un tā kā pats Salins un Tītus Salakongs aizņem kreisās malas uzbrucējus. Viņi tiks prioritizēti. Tā pozīcija nav, jā. Viņi nevar spēlēt citās pozīcijās. Es varētu teikt, ka dažbrīd esmu labāks vingers par viņiem, bet viņi nevar, tad kādam no viņiem jāspēlē trešajā maņā. Tas nestrādās. Tāpēc, tās, domāju, ir tāda vienīgā komanda pasaulē, kur tā ir, bet, es domāju, tas arī kaut kādā ziņā vēl, jo vairāk paceļ tev kā spēlētāju, redzot, ka, pat šādā komandā tu adaptējies tam, kur tevi redz treneri vai kur tu principā aizpildi kaut kādas caurumus un vienalga tu vari būt top spēlētājs tieši tajā pozīcijā. Un tu esi bijis jau, vairākos tajās F-līgas All-Star. Es nezinu, kas viņi veido kaut kādu kampaņu, kur viņi liek kaut mēnešu All-Stars, man liekas, vai ne? Tur ir, kaut kas tāds. Jā, un tur tu esi ticis aizsargs, un es ticu, tāpat es tur tikt, ja tu būtu uzbrucējs vai ja tu būtu centrs, un tā, tam nav starpība galā, bet jā, es domāju, tā ir kaut kāda tāda ļoti reta kvalitāte spēlētājos, tā kā, jā. Mēs par šo runājām, bišķīt pieskārāmies ar Ingusu Laiviņu intervijā, kad Lekrings vispār ir veidojis, man liekas,
tādus diezgan vispusīgus spēlētājus jau vēsturiski. Rajecki, labi, viņi Stalbē uzauga, bet Jušēvs, kas tagad arī aizsargs kaut ko, viņš sāk savu karjeru, savus prime gadus, uzbrukuma gadus. Viņš bija uzbrucējs, jā, un tie paši tagad darba zirgi, kas ir uzauguši cēsīs šitas Zande. Viņš arī mans vienauds Zande, principā mēs visi jaunieši spēlējam kopā. Viņš bija pārsvarā tur aizsardziņš, tagad viņš var centrā nospēlēt, tagad viņš pa vingeru var, pa kreiso māļu nospēlēt. Netipiski vispār. Labi, viņš tur neies uzbrukumā, netaisīs figūrus kā Rubenes spēlētāji, bet, lai finālā uzvarētu titulu, viņš izdarīs visu darbu ideāli. Tā kā savu darbiņu. Un ja tev komandā ir kaut kādi, kas var iemest golus un to playmakeru spēli izveidot, tad tie spēlē tik vērtīgi. Un arī skatoties Ingus karjeru, viņš arī bijis vienmēr vispusīgs spēlētājs. Viņš var nospēlēt uzbrukumā aizsardzībā centrā. Un tās bijuši tāds iedvesmas, varbūt kaut kādā ziņā zemapziņā man, un kad es nekad neesmu fokusējies baigi, tā kā man jābūt uzbrukumā, man tur svarīgāks gols vai piespēle vai kas. Protams, es gribu vākt punktus, es gribu būt tur laukumā regulāri, bet tā ir galvenā lieta, ka es gribu spēlēt florbolu. Man vienalga, kas notiks. Man patīk, ka komandas biedriem prieks ir, ka mēs uzveram, un ka es varu spēlēt tādā pozīcijā. Noliec vairāk savas intereses malā vai kaut kādas savas ego lietas, kas tev pacelt, un tu skaties uz to, kas palīdzētu komandai. Un, ja tā skatās, tad visi šī tā spēlētāja daudzveidība, kā tāda, tev ir ļoti jābūt gatavam nolikt savu ego un spēt mācīties no tās pozīcijas, kur tu spēlē. Jo tev ieliek pilnīgi jaunā pozīcijā, kur tu nekad neesi spēlējis. Tā ir tagad pilnīgi jauna perspektīva, un tev ir jāspēj mācīties no tās pozīcijas. Un es domāju, tas kaut kādā ziņā arī parāda varbūt to, cēsu vai lekringa kultūru un piezemētību un spēju adaptēties un mācīties arī no jaunām pozīcijām, kas galā varējām redzēt, kā tajā pašā finālā atkal atgriežoties, visi nolika malā savu ego un katrs spēlēja to izpildīja savu lomu pēc tā kā maksimāli labākā snieguma. Tagad tu pieminēji tas pats Zanda vienkārši no aizsardzībā, nenormāls sniegums, un varēja redzēt, ka viņa interesēs bija tikai palīdzēt komandai. Tā kā, domāju, tas pats Bruno Beķers arī mums izlasē palīdzēja izcīnīt 4. vietu. Viņš spēlēja izlasē kā vingers, kā top vingers dažreiz, arī tagad Lekringā, bet viņš Lekringas sezonās arī spēlēja kā aizsargs, kā centrs dažreiz. Arī tas pats Maklers, kurš met kaut kādus golus pēkšņi tur sezonā, vienkārši, vienā mēnesī tur samet nereāli daudz golus. Ir vingerīts, skoro, tagad viņš spēlē kā aizsargs pēkšņi. Un ietilpst tajā zīmējumā. Un tā kā tas ir liela loma arī treneriem, kā viņi runā ar spēlētājiem. Es domāju, Ingus ir viennozīmīgs šo zonu. Varbūt neregulārajā, kā viņš pats saka, kad viņam nebija laiks, lai fokusētos tik daudz uz ārpus darbiem, uz florbolu darbu. Bet, kad pienāk playoff laiks un tās svarīgākās spēles, tad tiešām finālā viņš apspēlēja visus trenerus, kas būtu pretī nākuši, principā, ar to Ulbrukas sastāvu. Būtu interesanti, ja Ulbrukai būtu kaut kāds B plāns, un viņi būtu mainījuši ritīgi spēli, un kā Ingus būtu reaģējis tajā situācijā, un kā tas būtu sērijā varbūt. Jo, uz papīra ir Ulbruka labāka komanda. Protams, bet tā viena spēle, treneris. Kas būtu, ja būtu? Tā kā, es domāju, ka Pīlums noteikti nākamo reizi, kad viņam būs fināls pret jebko, tad būs plāns B un būs arī plāns C gatavs. Tā kā, bet tāpēc sports ir interesants. Tu nekad nevari kaut ko uzskatīt par pašsaprotamu vai tam līdzīgi. Tā ir tā problēma, ko mēs pieminējām, ka Klasikam bija pēdējos 2 gadus. Tu esi bijis tik overpowered, kad... Nav variants citiem vienkārši. Mēs vienkārši esam tik dominējoši, ka mums nevar. Un tur jau tā lieta, ja tu sāks fokusēties kaut kādām detaļām, tu domās, ka tu maini savu kaut kādu identitāti. Ja tev ir uzvaroša identitāte jau, tu negribi tā kā spēlētājiem varbūt likt domāt, ka mums kaut kas jāmaina, un tad viņi sāk questionot, apšaubīt savas tā kā spējas, jo kāpēc mums jāuzlabo kaut kas, mēs jau tā labi spēlējam, ķipi. Bet, tā arī ir tā kultūra, kā tu parādi spēlētājiem, ka tā mēs darām. Tāpēc, ka mēs gribam turpināt dominēt, un florbols ir tik augošs sporta veids, ka katra komanda visu laiku kaut ko jaunu ienesīs, viņi attīstīsies un spēlētāji paliks labāk. Kad mums arī jāspēj mainīties tā, lai mēs paliktu augšā, ne tikai tagad balstītos uz saviem iepriekšējiem lauriem, kas mums tas, ko Heiki Lukonens ir parādījis mums, kad nekad nevar palikt uz vietas, principā, labi, viņam arī savi principi, kas nemainās vairs baigi daudz, bet
viņš saprot, ka florbols aug regulāri, un viņš aicina spēlētājus domāt pašiem, veidot idejas un runāt, un tas jau ir svarīgākais. Tieši tā. Abi, noslēdzot par šo sezonu, es vēl nedaudz gribu iziet cauri tavai kaut kādā ziņā F-līgas karjerai. Es esmu izgājis cauri, vienkārši apskatījies uz taviem punktiem un vienkārši centies savilkt kaut kāds paralēls un vienkārši apstīties. Mēs pa gadiem. Interesanti. Sāksim ar 2022. 2023. gada sezonu. Pēters ienāk F-līgā pie TPS komandas, kas tajā brīdī es nedomāju, ka viņi tiek uzskatīti par vienu no galvenajiem titulā. Top 4 komanda. Top 4 komanda, jā, kur ir labas kvalitātes, bet jā, noteikti nav top 1 izteikti. Un tur nospēlē kā kreisais uzbrucējs, ko mēs tagad runājam. Un regulārajā sezonā tu dabūji 45 punktus. Un playoffos tu dabūji 17 punktus, un tu biji tieši 10. vieta līgā. Kas ir diezgan augsts šeit. Un ar šo sniegumu, respektīvi, TPS kļūst par čempioniem. Un varbūt pirms es eju jau pie nākamā, tev ir kaut kas interesants, ko pieminēt par to sezonu. Jo es zinu, ka, man liekas, ka man nešķiet, ka ir pietiekami runāts par to sezonu kā tādu. Un atstoties, ka mēs esam runājuši savā starpā, tas pats Kailijāls efekts un tas Hautaniemi un kāda bija tā komanda, tas likās nereāli. Ko jūs izdarījāt tajā laikā? Arī 7. spēle pret Nokiāņiem, kas šogad atkal ir zīmīgi. Varbūt tev ir kaut kas par tiem playoffiem, ko tu atceries, vai kāds stāsts no Kailijāls līderības, vai kaut kas, ko tu gribētu pieminēt pārējiem? Tur ir daudz stāstu. Tur ir atsevišķi podkāsts, varbūt jāteic, bet mēs runājam, ka mēs gribētu uzaicināt Kailijālu kādu dienu un parunāt ar viņu, un tas būtu forši. Ir tīpaši tā, ka mēs abi Šveicē spēlēsim, tad būs vēl interesantāk varbūt. Es jau esmu minējis, man liekas, ka tā dvēsele komandā bija tiešām liela, kad tur džeki bija uzauguši, džeki gribēja to titulu beidzot TPSam dabūt, un, protams, visi grib sev dabūt titulu savai komandai, bet tur viss salikās ļoti labi, un regulāro sezonu mēs arī gandrīz uzvarējām pēdējā spēlē, tur pirmo vietu zaudējām, bet ko lai tā, Mikko Kailijāls tā mentalitāte man pavēra acis, jo man likās, viņš jau ir top players. Viņš visi zina, ka viņš jau ir top players. Ja? Regulārās sezonas kaut kāda spēle pret 9. 10. vietu līgā. Mēs tur jau mums kaut kāds +3 ir. Un Kailijāla ir iemetis jau kaut kādus 2-3 golus jau. Viņu hatriks, man liekas, jau ir. Un mēs tā kā sākumā stragulojām tajā spēlē, tur tad normāli nospēlējām. Tad izvērzījāmies vadībā un kā kontrolējām spēli, kaut kāds, 15 minūtes palikušas trešais periods. Vēl ir laiks, bet, viss ir safe. Komanda švaka pretī. Un mēs noejam no kaut kādas garas maiņas, kur mums bija iespēja iemest, bet mēs neiemetām. Mēs laiku kopā spēlējām vienā maiņā. Un viņš vienkārši tik dusmīgs bija. Viņš tā kā, nevis uz mani, bet uz sevi. Pats neiemet, viņam kaut kāds bija divas iespējas. Es viņam vēl iedevu mājās kaut kādu uz tukšiem vai nezinu. Un viņš rītīgi dusmojās, ka viņš neiemet golu. Tā viņa deksme, tā vēlme nekad nebeigt iet uz tiem goliem, nekad nebeigt mēģināt palīdzēt komandai. Un tā viņa mentalitāte ir tik labs piemērs. Un tas arī playoffos parādījās, ka viņš kā Atēnis, varbūt viņam kaut kādas spēles bija, ka viņš tur nespēlēja labi, bet viņa tā cīņa stūros. Un tā cīņa nav tāda, ka es tur iešu kādu sadauzīt. Bet viņš vienkārši iet uz bumbu, un viņš, ja viņu nogrūž pat malā, viņš reiz ceļās kājās un stāv muguru un neko nemēģina tur meklēt kaut kādas tur, kasīšanās vai ko. Provocēšanās, jā. Arī kādā brīdī, ka mani tur kāds aiztiek, viņš uzreiz ir klāt, aizstāv. Un tas kā ārzemniekam, kad tu atnāc uz tā top klubu, tu vienkārši sajūti to cieņu. Tā kā viņš, varbūt viņš nedomā, ka es Latvijas, es viņu komandas biedrs, es viņu kultūrā. Tas varbūt arī, dažreiz klasikā ir atšķirīgs, kad tas klubs tik dominants bijis, kad par šitādām detaļām nedomā tie līderi, varbūt nav tādi līderi izteikti. Mēs visi esam tā kā līderi, bet tur tā kā viņš bija izteikts tāds, kas vienmēr ir prasīgs par savu klubu un
par to, ko viņi dara, nezinu, starpsezonā, kā viņi gatavojās, kādu spēlētājs viņi piesaista, un ka viņš prasīgs arī uz laukumu ir pret sevi un, protams, arī pret citiem. Nu, dažreiz viņš ļoti emocionāli arī rēģē uz citiem, kad kāds, otro maiņu pēc kārtas, slikti spēlē. Viņš arī uz mani, viņš, principā, man liekas, viņš man nosēdināja. Viņš tā kā Lebrons, principā, nosēdināja vienā spēlē pret Hapi sērijā, kaut kāda pirmā spēle bija playoffā. Un man tur ķipa negāja, bet, tajā brīdī es nedomāju, ka man negāja, vienkārši viņi tur, bija šī paša sūdzes taisīja. Bet viņš nesēdinās citus, viņš tā kā mani kā jaunpienācēju. Un tā otrā maņā, mēs labi spēlējām, un tā viņš man paņēma apakaļ maņā, un tad mēs atkal labi spēlējām, bet tas, kad viņai tā ietekme viņam uz komandu ir ļoti liela, un to dažbrīd ir jāmāk nobalansēt, jo viņš var arī pazaudēt sevi un pazaudēt komandu. Bet viņš to nepazaudē ar to, ka viņam, galvenais ir uzvarēt. Galvenais ir tā kā komandas tas mēģis, nevis tur ir kaut kāds paša ego. Tas tituls kā tāds, man liekas, kad bija nenormāli zīmīgs, jo viņš man skat arī ir uzaudzis TTPS klubā, un viņi ļoti, viņi asociējās īpaši, esmu pamanījis, ka Somi ļoti asociējās saviem māju klubiem, teiksim. Un tā, es domāju, tā mīlestība pret to klubu, tas arī kaut kādā ziņā paskaidro to, cik ļoti viņš gribēja uzvarēt. Un viņam nekas cits neinteresē, viņš vienkārši gribēja uzvarēt. Un viņš prasīja no citiem, bet vienlaicīgi viņš arī prasīja no sevis. Un man liekas, ka bija viens stāsts, ko tu minēji, tas bija Nokia treneris, kas viņam to grāmatu uzdāvināja. Atceries? Relentless grāmatu, man liekas. Tagad viņš vairs nav Nokia treneris, bet tajā brīdī, kad mēs spēlējām finālus pret viņiem, viņš bija Nokia treneris, tad Kainulainēns vārdā. Nav saistīts ar nav radinieks Justusam, bet viņš bija iepriekšējā gadā TPS treneris. Un Kailielam viņš uzdāvināja grāmatu par līderību arī. Ka viņš redzēja Kailielā, ka viņam, varbūt iedevot drošību Kailielam, kad viņš redz viņā to līderu lomu un kad iedrošināja viņu par to visu. Un viņam arī ir liels respekts par to treneri, un tad viņi finālā tikās, un viņš principā ar to līderšību panāca to, lai tas treneris zaudētu finālā. Bet, es nezinu. Un kā viņš man teica, ka kādu dienu to izlasot šo grāmatu, uzvarēs titulu vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, jo viņi stragulo regulāri un nevarēja uzvarēt, un viņš mēģināja atkal pievērst uzmanību tām detaļām, ko mēs jau runājam. Kad, šis džeks var pacelt komandu, un tā, kaut ko tādu viņš teica, es tagad precīzi neceros, bet kad, tu vecīt uzvarēs titulu, bet beigās viņš uzvarēja pret to treneru. Pret to treneru. Jā, treneris nebūtu dāvinājis grāmatu. Bet jā, labi, tas bija nedaudz apstājoties pie tā TPS gada, bet jā, tagad tu teici, tur jau varētu savu podcastu taisīt. Varbūt būtu interesanti uztaisīt Kailija reāli iziet cauri tai viņa perspektīvai caur to sezonu. Jā, tas būtu droši vien interesantākais. Tas būtu super interesanti. Jo tev ir, tev droši vien ir tāda jaunpienācēja perspektīva tajā sezonā, un viņam ir tā visa vēsture, kas gāja cauri, un jā, tagad tas būtu ļoti, ļoti forši. Bet labi, tad nākamā sezona, 23. 24. gads, īstenībā regulārā sezona diezgan labi, ne tikai pa 1 punktu mazāk, ja skatās, uz statistiku tīri 44 punkti, tev bija regulārā sezonā, un kas ir smieklīgi tieši 22. vieta, kas sakrīt ar tavu numuru. Bet pēc tam... Bet tajā sezonā es spēlēju pussezonu kā vingers, un tad pārējo kā centrs vai aizsargs, man liekas. Jā, tu visās pozīcijās spēlē, man liekas. Bet nevis kā kreisās malas uzbrucējs, bet kā labās malas uzbrucējs, kā priekšējais. Jā. Tā kā tas vēl papildina to, ko mēs runājam par tādu daudzveidību kā spēlētājiem. Un man ļoti patīk, man patīk tā kā presēt, kā priekšējiem. Es tā to izbaudu. Es bieži arī Heikī Lukrunam, mūsu izlases trenerim saku, kad ieliec man kaut kādās maiņās kā priekšējo. Man patīk ieviest tādu baili pretinieku aizsargos. Un es daudz sekoju florbolam, es zinu, kā tendences, kā kustās spēlētāji, apmēram. Man patīk tā kā nolasīt un saprast, kā viņu tā kā ievirzīt situācijās, kur viņš ir nedrošs. Slazdā, jā, un jā, tas tā kā... Bet tas atkal tā kā, atkal papildina to, ko tu runāji, ka, vienalga, kurā pozīcijā jūs spēlēt, pieņemsim, tu tagad centies izprast to pozīciju un saprast, kā viņi domā un kā tev būtu jādomā.
Un kā tā uzreiz pamainās tā mentalitāte. Tu vari domāt kā pēdējais aizsargs, bet tu vari domāt kā priekšējais uzbrucējs. Un arī man liekas, ka tur mēs arī jau varam atgriezties nedaudz pie Kailijas, kad es atceros, kā viņš spēlēja. Un joprojām skatoties, viņš nekad kā priekšējais uzbrucējs neskatās uz bumbu. Tā kā visiem labiem priekšējiem uzbrucējiem ir skats tikai uz acīm. Viņi vienkārši skatās šitā uz aizsarga acīm, un viņi tikai tādā veidā pieņem lēmumus. Tā ir viņa lieta. Un pēc acīm to nolasīt daudz vairāk. Cik tas ir biedējoši, ja tu spēlē pret viņu. Jā. Un tev skatās acīs. Tev vienalga, ko tu dari ar to bumbu, viņš vienkārši to skatās acīs. Un tu saproti, ka tev īsti nav kur slēpties. Kad visi tavus lēmumus nolasīs pa lielam. Tāpēc tie, kas ir visi labie uzbrucēji mums Latvijā, kas klausās podcastu, tad ņemiet šo kā ieteikumu. Jā, jebkurā gadījumā atgriežamies pie tavas 23. 24. gada sezonas TPS. Playoffā, ja nemaldos, pirmā raunda izēja pret indiāņiem. Arī, kas ir ironiski, šobrīd es uzvarēju indiāņus, un tur dabūju tikai 3 punktus, bet labi, tā ir arī viena sērija. Tur ir grūti teikt, jo man šķiet, ka mēs jau toreiz runājām, ka tas nav tavs kaut kāds individuālais sniegums, tā ir vairāk arī komandas kaut kādas iekšienes problēmas un trūkumu. Jāpiemina, kad pēc tās čempionu sezonas uz šo sezonu, ko tu runā tagad, kas pats Kailijala, Hautaniemi, viens no top aizsargiem, aizgāja prom no komandas un vēl daudz citu. Tā kā pilnībā mainījās komanda un kļuva jauna. Tā kā, tur ekspektācijas vispār nekādas nebija principā tajā sezonā. Jā. Tur arī tieši tajā sērijā pret indiāņiem notraumējās Laurijs Stenfords, kas bija principā mūsu vienīgais labais aizsargs tajā brīdī, un vēl viens no mūsu maiņas. Jo mēs to sezonu bija tā, ka mēs šo runājām, ka mūsu maiņai bija kaut kāds plus 45, plus 50 koeficients visu sezonu, kas bija labākais līgā, man liekas. Tieši mūsu maiņai. Tur bija Stenfords, un tur bija Ahokas, tādi no-name playeri, bet mēs salikām tādu maiņu, un es kā priekšējais, kad mēs reāli dominējām kopš janvāra. Strādā, jā. Un tieši tajā playoffā, uz to playoffu notraumējās 2 no mūsu maiņas, un tad es beigās spēlēju kā centrs. Jā, un mēs tur visu kaut ko mainījām, bet, indiāņi arī tajā sezonā bija diezgan labi, tā kā, viņi jau stabili komanda. Jāsaka, ka likumsakarīgi, teiksim tā. Bet jā, es domāju, varam iet pie nākamās, kas bija 24. 25. gada sezona, un šeit šis man liekas interesanti. Regulārajā sezonā tev bija 16 punkti, un playoffos tev 16 spēlēs bija 14 punkti. Respektīvi, pa visiem playoffiem tu dabūji, principā, tikpat punktus, cik tu dabūji pa visu regulāro sezonu. Un tas šķiet interesanti, un mēs varbūt pēc tam arī atgriezīsimies pie tā. Un tas arī bija zaudējums 7. spēlē, ko mēs jau pieminējām pagājušajā gadā pret Oileriem. Un ejot jau uzreiz pie šīs sezonas, regulārajā sezonā tev jau ir 28 punkti, un pagaidām tev playoffos 19 spēlēs jau ir 13 punkti. Un atkal, ja mēs atceramies pirmo gadu, tu esi 10. vieta līgā, kas man liekas arī interesanti tieši. Un patiesībā, kas ir vēl interesanti, ka Pēters ir jau 3. vieta savā komandā pēc punktiem šobrīd playoffos. Un tev priekšā, ja nemaldos, ir tikai Heikila un Salukangas varētu būt. Respektīvi, divi vingeri. Tā kā zem Pētera ir vēl daudz uzbrucēju, kas ir mazāk rezultatīvi. Un tagad, protams, būs gaidāms fināls un cerams, ka kaut kāds šis konteksts, ka šis iznāks vēl pirms ir beigušies fināli, tāpēc cerams, ka būtu interesantāk vēl skatīties, kā tagad ies Pēterim. Bet mēs jau kaut kādā ziņā izgājām cauri, bet vienkārši rodas jautājums, kāpēc Klasika izvēlējās tev ielikt aizsargu pozīcijā pēc 2 sezonām, kur tu kā pierādīji savus uzbrukuma vērtības. Bet šis bija jautājums, ko es sagatavoju, bet man liekas, ka mēs kaut kādā ziņā viņu atbildējām. Es šo sezonu visus nospēlēju aizsardzībā, izņemot kontekstus atsevišķus. Spēles izskaņās, ja mēs esam vadībā, visticamāk, es spēlēšu kā pēdējās 5 minūtes, spēlēšu kā vingers, jo, mēs spēlēsim 2 maiņās, un tad vai nu es aizsargs, vai nu vingers, atkarībā, kas mums tajā kreisajā malā notiek. Jo, visticamāk, Tītus nespēlēs pēdējās minūtes, Tītus Salakangas nespēlēs pēdējās minūtes, jo mums nevajag golus, un viņš aizsardzībā ir viens, nav stiprākais spēlētājs. Un tad man ielikt tur. Tad vēl konteksts ir mazākumi. Bieži es esmu kā malējies, jo man ir liels reach, un es varu tiem ārējiem metējiem daudz iztraucēt.
Man arī tikko gols bija pēdējais, man liekas, tieši Bija mazākumā mazāk. iemetām. Funny storija par to, ejot uz, kāpēc es spēlēju kā mazākumā kā Vingers, tāpēc kā priekšējais tieši tajā mazākumā, jo viņiem bija Jerniemela un Jurnila, abi mūsu satvēriena spēlētāji, kuriem metīs no āras. Viņi galvenie visvairāk metieni, viņiem, man liekas, Viss tas vairākums balstās tikai uz viņiem diviem palielu. Ka viņi spēlē apkārt vai cauri, un viņi ir ap divi tie, kas tā kā metīs vārtiem palielu. Un viņu satvēriens tāds, un man noja rokā šajā, stiprākā roka ir noja šeit, un līdz ar to, kad viņi iet uz metienu, es varu viņu valkošajā ieķerties daudz labāk. Un tā ir svarīga detaļa, kāpēc, ko mēs arī viena no detaļām, ko mēs varbūt pagājušajā gadā īsti nepievērsām uzmanību. Tagad mēs ļoti labi katras lietas izanalizējam. Un treneri arī sapratuši, ka mani neizmantoja pietiekami daudz tajā iepriekšējā sezonā, un tagad es spēlēju mazākumos, vairākumos un viskādās kontekstos, kad izmanto manas visas plašās vērtības, tā teikt. Un tieši par šo pēdējo mazākumu, kad es Heikelam teicu, ejot uz laukuma, kad esam mazākumā, labi nostrādājam to. Un, ja tu dabū bumbu, vienkārši met man gaisu. Nemaz baigi neskaties, met gaisu. Jo tur ir Jere, tur ir Jurnila, viņi ir švākajā aizsardzībā. Un viņi nav gatavi aizsargāties. Un dabūjā bumbu, Oli Laina ļoti labi nocīnījās stūrī. Iedeva Heikelam, un es jau gaidīju tā bumbu, un ieņēma labu pozīciju pret Jurnilu. Es nemaz tajā brīdī nezināju, ka tas ir Jurnila, bet pēc tam atskatoties to video, tu vienkārši saproti, ka viņš nesaprot vispār, ko viņš dara tur. Viņam tā nebija jānospēlē. Lai neviens aizsargs tā nekad nedarītu. Bet, protams, tā kā ir jāuzsver arī tā individuālā prasme tajā brīdī, savāk bumbu no gaisa tieši kustībā uzreiz ir. Tā ir augstākā līmeņa lieta, jo parasti mēs kā īpaši Latvijas līmenī mēs sākam, ja bumba nāks pa gaisu, mēs sākumā viņu dabūsim pie zemes un tikai tad mēs iesim kustēties. Ja mēs apstāmies uz to video, tad Pēters jau kustībā savāc bumbu un jau gāja garām. Tas ir vēl tāds nākamais līmenis, ko cerams arī jaunieši var pamanīt un censties arī ieviest savā spēlē. Bet, uzreiz pēc salīdzinot tās divas klasikas sezonas, tur ir skaidra tendence, ka tajā otrajā klasikas sezonā viņi tev ir izdevusies daudz labāk, un kaut kādā ziņā droši vien arī atbildēja, kad tu vienkārši vairāk uzticās, vai tu pats labāk jūties otrajā sezonā nekā pirmajā, vai kas ir tas, kas radīja tādu atšķirību vismaz punktu ziņā. Noteikti tā psiholoģija, kad es jau jūtos drošās komandā, es daudz vairāk varu prasīt no treneriem, no komandas biedriem, par to spēles stilu, par to virzību, kā mēs spēlējam. Es arī ļoti labi sagatavojos, labāk sagatavojos pirmssezonā. Nebija arī kaut kādas liekas traumas, kas pirmajā sezonā bija ietekmēja to. Piedomāju pie visādām lietām, lai tiešām tā sezona ieslēgtos ļoti labi. Kā arī tad psiholoģiskais tajā, kad zināju, ko gaidīt, un es zināju, ka mani, ja es runāšu un darīšu, man novērtēs vairāk šajā sezonā. Un tad man bija tāds drošs sajūta, kad, protams, kad ielikt tajā vairākumā, tad to arī sajūta, kad, viņi redz potenciāli, viņi jūt, kad es varu kaut ko izdarīt arī uzbrukumā vairāk nekā man izmantoja pagājušajā sezonā. Un pats arī, tajā iepriekšējā sezonā tik labi nejūtos ar bumbu varbūt, un tur ekipējumu izmaiņas vai kas, bet es domāju, tā sagatavošanās, tā mentalitāte bija daudz labāka man pašam šo sezonu, kas arī līdz ar to iedeva vērtību pirmajās spēlēs, labi iesākt sezonu, līdz ar to iedeva treneriem, papildus uzticību, stabilāks sniegums. Tā ir tāda, pozitīva tāda, saucamā angliski spirāli. Chain reaction, jā. Ķēdes reakcija, kad, pirmkārt, tu izdari kaut kādu labu lietu, treneris to pamana, viņš tu veidot nedaudz lielāku lomu, tu pats dabūni lielāku pārliecību, tu sāc spēlēt vēl labāk. Tur svarīgi ir neiekrist komfortā un beigt attīstīties. Tur svarīgi turpināt to būvēt, un to man izdevās. Kā cēsiniekam tā noteikti nav problēma. Tāda pēdējā kaut kāda sakarība no tā visa, no tavām sanāk jau 4 sezonām, ko var pamanīt, ir skaidri novērojams, ka playoff Pēters Trekšs ir vēl labāks kā regulārā sezonas Pēters Trekšs. Un te es gribēju pajautāt, vai kaut kas tavā sagatavošanās, varbūt mentāli, psiholoģiski vai fiziski, vai kā tu iesildies, vai kaut kas mainās, vai
kā tu vari vēl pacelt savu sniegumu playoffos. Protams, mēs zinām, ka tie ir apstākļi, kad tev ir fani ir vairāk, tagad tas viss aura ap to spēli ir vēl lielāka, bet daudz spēlētāji zem spiedienā kā sāk spēlēt sliktāk. Tā kā varbūt tu vari iedot jauniešiem kādu ieskatu, kā tu sagatavojies un kas tev liek spēlēt vēl labāk. Vecā klišeja, jābauda florbols, bet, kā tu jau minēji, playoffā lielāka uzmanība ir uz tevi, vairāk skatītājs skatās, daudz svarīgāk katra spēle ir, un tas ir tas, kāpēc es esmu, kāpēc man patīk florbols, un kaut kā es to uzsveru tā ļoti pozitīvi, varbūt, es noteikti bišķīt vairāk sāku pievērst uzmanību detaļām, bišķīt vairāk skatos spēles pret pretinieku, ātrāk iepazīstu viņu tendences kaut kādas, vai vienkārši skatoties viņu spēles vairāk, to konkrēto TPS matchupu vai indiāņus, pastāst viņu spēles un saprotu, ka tur man ir vieta, tur man komandas biedram jāapsaka, lai viņš atbrīvojās. Tādas kaut kādas mazas nianses tev iedod pārliecību, kad tu zini apmēram pretinieku un tev komandas biedrs dabū pārliecību, kad es zinu, kā palīdzēt viņam un komandai. Tādas nianses noteikti ir svarīgas. Jā, tā ir tā atšķirība droši vien starp playoffiem un regulāro sezonu, kad ir kā, to regulārā sezonā katra spēle ir tagad citādāk. Tu ej un tu nezini līdz galam, ko sagaidīšu no spēlētājiem, bet playoffā tiem spēlētājiem, kas reāli pievērš uzmanību tām detaļām un domā par to, teiksim, tagad tu teici, kā tu mazākumā vari vieglāk nobloķēt pretinieka galvenos metējus un samainot tvērienus. It kā tāda ļoti maza lieta, bet kas reāli izveido to, izmaina lietas. Un tas arī parāda, jo vairāk spēlētājs pievērš uzmanību tādām detaļām, jo lielāku priekšrocību tu gūsti. Un turpretī, ja tā otra komanda vai viņa spēlētāji nav gatavi adaptēties jums, tad tā atšķirība vēl aug lielāka un lielāka. Es domāju, tas parāda to, cik svarīgi ir playoffā īpaši komandām, treneriem, spēlētājiem pievērst uzmanību tām detaļām un saprast, kā neutralizēt to pretinieku. Jo tas tāds šahs, man liekas, ar abām komandām ir. Pavisam noteikti, jo regulārajās vispār neuzlieku. Kādreiz es varbūt vairāk skatījos spēles, bet šo sezonu, piemēram, es neuzlieku tādu spiedienu uz regulārajām spēlēm, tā kā neskatos baigi pretinieku. Protams, man ir citas lietas, ko darīt arī, bet es mēģinu tā kā brīvi pieieties spēlē un skatīties, ko viņi piedāvās. Bet, protams, kad caur regulāro sezonu, ja mēs runājam par dabūt pārliecību uz playoffiem vai dabūt kaut kādu ekstra priekšrocību. Tas nozīmē, ka es regulārajā ar to brīvo skatījumu, to neuzliekot nekādu baigo spiedienu uz tām detaļām, tik ļoti, noteikti es pievēršu uzmanību, bet es iepazīstu komandu caur regulāro. Un katra sezona vienalga, vai tu spēlē tajā pašā komandā, cik gadus jau, vai pirmo gadu, tu katru regulāro sezonu vari iepazīt kaut kādas jaunas tendences, jaunas lietas savā komandā. Un, protams, ka man kā florbola noģim ir, es pievēršu dabiski detaļām uzmanību. Detaļām regulāri skatos, ko treniņos, skatos, ko komandas biedri dara, vai kā mēs spēlējam vispārīgi. Un ieejot playoffā, es to komandu jau tik labi zinu, savu komandu, ka es zinu, ko spēlētāji prasīt, kā komunicēt, kā ģērbtuvē uzvesties kaut vai. Pievienojas jauns komandas biedrs, viņš varbūt regulārā sezonas laikā nejūtās tā kā droši, vai es viņu nepazīstu tik labi, bet playoffā jau es esmu iepazīnis principā, un es zinu, kā to atmosfēru tā kā sajustu, lai mēs tiešām esam tādas mazās detaļas, ka tu jau loģiski savu regulāro jau iepazīsti komandu, un tad playoffā tev ir drošāk. Kaut kāda viena konkrēta lieta, ko šogad es esmu darījis vairāk kā ne citus gadus. Es pirms katras spēles šo sezonu pavadu laiku zālē, pamētājot, kad pusstundiņu vismaz. Baigi vairāk arī nevajag, jo tavs vakarā spēle ir un nevajag, pārdarboties ar ķermeni un noslogot, bet tas man tā iedevis pārliecība bumbas kontrolē tieši. Ka es daudz vairāk pavadu laiku ar bumbiņu. Protams, es ierodu uz zālē no rīta, sanāk. Ap kādiem 9-10 aizbraucu uz zāli vai aizēju, man ir 15 minūtes kājām. Tu jau iegūsi svaigu gaisu, bišķīt, pamosties pirms tās spēles dienas,
tad es zālē bišķīt paminos riteni, varbūt ielūgt tur lāpstiņai vai kaut ko tur, pačakarējos kaut ko. Kad 10 minūtes paminos riteni, tad kaut pāris vingrinājumi viegli pastaipos. Varbūt man, piemēram, tagad bija problēmas ar vienu, nezinu, kā es nosaukt. Papēdī man bija problēma, trauma maza. Tur patrenēju to bišķīt, nostiprinu. Un tad, kaut kāds 15 līdz 30 minūtes padriblējos vai pamētāju. Cilvēki, tie, kas skatās Instagramā, var mierīgi redzēt, ko es tur. Es mēģinu ielikt kaut kādu, nezinu, storiju no katras dienas, kā es tur pirms spēles, tā kā noreklamēju spēles dienu, tā teikt. Un tā man tāda laba tradīcija ievērsās šo sezonu, kad tas baigi palīdz, tā kā, kad spēles, tu ierodies spēlē, protams, ir laiks ar bumbiņu padarboties zālē, bet parasti man prasījās tas bišķi vairāk, es tā sajūtu. Un, lai neuzliktu spiedienu, ka man tur vajag ātri ierasties un pamētāt, tad es jau to izdaru no rīta. Jā, un tad es ļoti relaksēti pieeju spēlē, jau esmu gatavs, tad man tikai fiziski jāsagatavo ķermenis. Tas tagad ar šiem sajūtu, tas ir ne tikai tā, ka rokām, kad tu ļoti izjūti to bumbiņu daudz labāk, tev ir daudz vieglāk jau iesildoties, jau pierast pie laukuma, pie nojas, pie bumbiņas, bet arī, es domāju, tas vēl vairāk ir mentāli, ka tu tā kā, tagad tu raksturī saucās angliski stay playful, ka tu tā kā ieej tajā kaut kādā bērnu prātā, un es atceros arī kaut kāds stāsts kad mēs ar Tiltiņu dzīvējam Somijā, ka mēs visi trīs bijām kopā, un tur, ko mēs bieži vien arī braukājām, un mēs aizbraucam uz to zāli arī, tur mēs varējām pamētāt, un tur nebija absolūti nekāda struktūra tajā, ko mēs darījām. Mēs vienkārši tā kā, burtiski bijām kā bērni, vienkārši kaut ko mētājām. Šodien vēl aizsūtīja mums grupā video, kā Tiltot rākstās. Un tas vienkārši tā kā mums bija smieklīgi. Mēs vienlaicīgi arī pieradām pie bumbiņas, pasmējāmies, padriblējāmies. Tā kā, principā piegājām tam kā bērnu, un pēc tam, man liekas, ka tad pienāk tas laiks spēlēt, tad tev ir daudz vieglāk ieiet tajā bērnu prātā, ka tu vienkārši izbaudi. Jo gal galā tas ir tas mērķis, kāpēc mēs vispār spēlējam florbolu, un kāpēc jebkurš bērns sāk spēlēt florbolu. Vienkārši izbaudi. Un tas jebkurā sporta veidā, tāpēc jo vairāk tu izbaudīsi, jo lielāka iespēja, ka tu spēlēsi labāk. Un es domāju, tas sajiet kopā ar to, ko tu šobrīd. Jā. Un, lai cilvēki nepārprot, kad es zinu, ka visiem nav iespēja tur tikt uz zālē un driblēties vai pamētāt, bet es to pašu darīju arī dažus brīžus pēdējās regulārajās sezonas spēlēs, bet to pašu darīju mājās. Vienkārši paņēmu noju, 10 minūtes padriblēju, tur nezinu, tur pagrozījos kaut ko, imitēju kaut kādas situācijas, un tas mazās lietiņas baigi palīdz, un īpaši, ja tev bišķi problēmas ar driblēšanu, kā Vilmanim, piemēram, tad noteikti nodara. Shots fired. Bet, un šeit jāpiemina Heikī stāsts, ko viņš vienmēr stāsta, gan džetos, gan arī izlasē, viņš vienmēr stāstīs par to, ka Vila Lastika, tie, kas nezinu, paskatieties, bet viens es domāju, pasaulē labākajiem uzbrukuma noslēdzējiem un metējiem, kad kā viņš ir trenējis savu metienu, kad, principā tā Heikī ideoloģija ir par to, ka, lai tu kļūtu kaut kur nenormāli labs, tev vajag atkārtojumu, lielu skaitu atkārtojumu. Un metiens ir viena no lietām, kur tu vari ļoti vienkārši dabūt to atkārtojumu. Un to reižu skaitu, cik daudz reizes tu uzmet. Un tāpēc viņš vienmēr piemin, kad tas Lastika, kā viņš ir dabūjis tik labu metienu, kad viņš varbūt viņš bija nedaudz vēl jaunāks, bet viņš vienkārši savā istabā aizgāja istabas otrajā pusē, viņam pretī bija durvis, un viņam bija viena bumbiņa, un viņš vienkārši mētāja bumbiņu pa durvi rokturi. Tas arī viss, ko viņš darīja. Vienkārši centās trāpīt pa durvi rokturi visu laiku. Un tādā veidā viņš dabūja tos atkārtojumus, un ja jūs paskatieties, cik labs viņam ir plaukts metiens, šobrīd, es domāju, tur var savilkt kaut kāds paralēls ar to, ka viņš vienkārši dabūja to atkārtojumu. Tev arī labs piemērs ir par Alpo Laitilu un driblēšanu. Jā, to es arī varu pieminēt, kad es kaut kad apskatījos savu pirmo U19 čempionātu, kur es biju diezgan jauns arī, 17 gadu. Un tiku sastāvā, bet, es skatījos, kā tas bija kā spēlētājs, un ir tiešām, protams, ir prieks skatīties, cik ļoti es esmu attīstījies, bet kaut kādā ziņā ir smieklīgi redzēt, cik arī man bija kokainas rokas tajā laikā. Un ko es atceros, tā ļoti spilgti, kas man ir palicis atmiņā, kad es redzēju, kā spēlēja Somu jaunieši, un, teiksim, kaut kā salīdzināju ar mūsu Latvijas izlasi.
Un es domāju, cik liela atšķirība ir tā kā, nosacīt detaļās, bet kaut kādos florbola pamatos. Pirmkārt, viņi daudz labāk piespēlēja bumbu, vienkārši piespēles bija augstākā kvalitātē, viņas bija ātrākas, viņas bija pa zemi, viņas bija lāpstiņā, un tas viss to nenormālo priekšrocību, jo tu vari saņemt bumbu lāpstiņā, tu jau esi par, pussekundi vai sekundi ātrāk var pacelt galvu un pieņemt nākamo lēmumu. Tu vari pieminēt. Spēja saņemt no gaisa piespēles. Jā. Ka viņi tik regulāri do piespēles, viņi arī bieži, spēcīgi dodot bumbu pacījās gaisā, un tā spēja pirmos pieskārienu no gaisa savākt bumbu. Arī nereāli svarīgi. Un ja tev tā bumba nāk ātrāk, tas nozīmē, ka pat ja viņa nebūs tik izdevusies, tu tāpatās tev būs tā pussekundi, lai viņi savāktu vēl sliktākajā gadījumā. Ja tā bumba nāks lēna un viņa būs slikta, tev vienkārši nav variantu, tev uzreiz spēlētājs ir klāt. Un tā bija noteikti lieta, ko es pamanīju, un, protams, metiens un viss tas, bet driblēšana bija tā kā viena liela lieta, ka es skatījos uz visu Somijas izlasi, un es domāju, viņiem visiem izstāst, ka viņiem ir tik mīgas rokas, un tur kādas tāds izteiktākais piemērs jāpiemina Alpo Laitila. Tas, kā viņš arī šobrīd, kā viņš spēja driblēt bumbu, tas ir vienkārši, tas ir apbrīnojami. Tev liekas, ka tā bumba viņam tā kā pielipus viņam lāpstiņai, un kādos ātrumos viņš darbojās, un tas ir nenormāli, jā. Un, protams, iesaku visiem jauniešiem paskatīties, un noteikti jūs esat redzējuši highlights, bet, jā, tas bija tas, kas man iekrita acīs, un viņam sanāca vienu dienu, viņš bija pārņēmis tā kā Instagram kontu, kur viņš vienkārši atbildēja uz jautājumiem, ko viņam cilvēki uzdeva. Un kāds bija pajautājis jautājumu, ko man darīt ar manām tā kā kokainajām rokām? Vai kaut ko, tāds bija aptuveni jautājums. Jautājumi iekšā bija tas vārds kokainās rokas. Rudolf prasīja. Kā rodīt? Un es atceros, ka viņš atbildēja, ka nevienam nav kokainas rokas, ka tev vienkārši ir jādriblē visu laiku. Visu laiku ir jādriblē. Un viņš kaut kā tā arī atbildēja, un viņš man pat pieminēja, ka, piemēram, driblē starp metienu uzdevumiem, driblē starp, kad jums ir pauzes treniņa laikā. Un tā kā viss tas, un es tā domāju, ja tu tā saskaiti, it kā tev liekas viena treniņa laikā, īpaši tad, kad tu iesild vārdsargu, tev ir tie metienu uzdevumi, ja tu tajos mazajos brīžos tā kā driblē, tu jau tas nav it kā daudz laika, bet iedomājies, cik daudz laika tas ir, ja tu saskaiti visus treniņus sezonā, visas spēles sezonā, un tad tu padomā, cik daudz tu dabūni to driblēšanas atkārtojumu atkal. Un tas ir nenormāls skaits, un es tā vienkārši to sāku darīt tajā laikā. Vienkārši sāku pievērst uzmanību driblēšanai, tur sāku griezties nedaudz ar bumbu, to lēnām jau sāc pacelt galvu arvien vairāk, un tu vienkārši izjūti to bumbu, bet tu nenormāli uzlabo to driblēšanas kvalitāti. Un tagad es tā sapratu, ka tā bija viena no labākajām lietām, ko es varēju tajā laikā izdarīt, jo šobrīd, atskatoties uz to, kāda man ir šobrīd tā bumbas kontrolas tehnika un spēja driblēt un pacelt galvu pret to, kāda man viņa bija toreiz tajā pirmajā 19 čempionātā, man vismaz ir sajūta, ka tā bija diena pret nakti. Tā kā jebkuram, kuram liekas, ka tev ir kokainas rokas, tā tiešām ir viena lieta, ko tu vari izmainīt, un tas ir pilnīgi atkarīgs no tevis. Tā kā, protams, kāds ir talantīgāks un tā tālāk, bet tie, kas ir talantīgi, viņi visticamāk arī ir ielikuši darbu, lai viņiem būtu tik mīkstas rokas. Tā kā tas nav tikai vienīgi talants. Tas pats uzreiz var izstāstīt stāstu, kad satiku Galantu Karlstromu, kas ir viens no es nezinu, labākajiem. Visu laiku labākais vārdguvējs? Visu laiku labākais vārdguvējs, tā var teikt, jā. Un satiku viņus 5 minūtēm, dabūju iespēju nedaudz parunāt ar viņu. Kur tu viņu satiku? Šveicē. Viņš bija aizbraucis slēpot, un mēs bijām aizbraukuši paslēpot. Tā kā tas bija tāda veiksmīga satikšanās. Bet, jā, tur es viņu satiku. Un tur viņš pateica, tādu interesantu stāstu, ka tad, kad viņš bija maziņš, kad viņš vienmēr sev uzlika uzdevumu, kad ja viņš neiemet vismaz 2 golus, viņš nevar sev nopirkt konfektes. Vai kaut kas tam līdzīgs. Kad viņš bija maziņš. To man stāstīja, man liekas, viņa treneris. Bet, tā bija? Kaut ko tu arī kaut ko vēl citu prasīja. Jā, un vēl es jautāju viņam par metieniem, vai viņš skatās uz vārtiem, kad viņš met. Jo tas ir tāds liels temats, man liekas, ar visiem metējiem. Viņi tā skatās, ir grūti pateikt, vai tas būtu jādara vai nē. Un viņam atbild bija ļoti vienkārši, kad viņa uzdevums vienmēr ir bijis pamest garām pirmajam aizsargam vai pirmajam blokam.
Viņš teica, ka tad tā bumba atradīs savu ceļu vārtos. Ka jā, tas ir tas, ko viņš ir darījis visu dzīvi, un ja tā paskatās, un tad tie top metēji tā ir, ka viņiem vienkārši ir intuīcija par to, kur ir vārti. Viņi zina, kur aptuveni viņiem ir jāmet, kuros brīžos viņiem ir jāmet, kas ir super svarīgi. Un tad viņiem ir tas galvenais uzdevums ir pamet garām tam pirmajam blokam, un tā ir bijusi viņa mentalitāte. Un, protams, tam blakus ir daudz citu aspektu, kā tu trenē to metienu, kā tev ir metienu daudzveidība, kuros brīžos tu met un tā tālāk. Bet, es domāju, ka tas arī tāds ieteikums daudziem jauniešiem, kad cenšamies mest garām pirmajam blokam. Tu vēl gribi atbildēt kādu jautājumu, vai tev jāskrien? Nē, man nav jāskrien, es vēl varu atbildēt. Tev ir laika? Vispār tavs brālis tikko prasīja, kur mēs rītdien strīmosim SSL finālu. Es jau, tu nezini, bet mēs ielikām story Instagramā, ka mēs rīt ar Krišānu Tiltiņu skatīsimies SSL finālu. Jā. Caur, kā jau tu varbūt redzēji, ka mēs skatījāmies vecās spēles ar Kasparu. Jā. Diez vai tas būs laivā. Gvido, diemžēl, laivā tas nebūs, bet kādu dienu varbūt arī to varēsim realizēt. Bet, par to noskaidrojām. Cilvēki jautāja, vai tu spēlēsi kuršos? Vēl nē. Vēl nē. Domas tev vispār par Bračku? Viņš tikko... labi, bišķīt jau tu izstāstīji dzīvējās ekrānos Latvijas televīzijā, bet kas ir tās lietas, par ko tu visvairāk esi priecīgs? Brāļa sezonā, šo sezonu? Jā, tā kā es jau minēju, tagad tu teici, televīzijā ir vienkārši tāds milzīgs lepnums un prieks, un arī viņam tas ir bijis process, kas jau ir tagad gājis gadu gaitā, un arī viņš ir ielicis nenormālo darbu un šos atkārtojumus īpaši metienos, lai viņš varētu samest to 101 punktu sezonā. Tā kā tas nenotiek vienas sezonas laikā, tas viss ir vesels process, un man ir prieks arī, ka viņš redz, kā tas darbs atmaksājās ilgtermiņā. Kad tev liekas, brīdī, ka viņš varbūt vēl netika spēlēt tajā virslīgā, vai ka viņam bija tā izcilā spēle pret Irlavu, un pēc tam, kad bija kaut kā grūtāk atkal atgriezties tajā sastāvā, rādīt stabilu sniegumu, ka tas viss ir process un ka viņš nevar gaidīt uzreiz, tāpēc man ir liels prieks, ka viņam ir tāda kaut kāda mācība, un to es domāju, ka tu it kā iemācies sportā, bet tu ņem tālāk uz visu dzīvi. Tāpēc tā ir tāda lieta, par ko nevarētu būt priecīgāks. Tas ir arī kaut kas tāds, ko es esmu iemācījies caur savu sportistu karjeru un arī kaut kādām lietām dzīvē. Tāpēc ir tāds milzīgs prieks. Un kas vēl ir tās lietas, un, protams, tagad tāds patīkams skats uz nākotni, jāsaka tā, ka es domāju, ka viņam ir radusies tā kā arī pietiekama motivācija un tā viņa loma un viss pārējais arī to ir pamanījis Heiki un ka tas arī Heiki acīs, tā kā viņš ir super interesants spēlētājs, un vispār man liekas, ka Heiki kā trenerim viņš vienmēr ir teicis, ka viņš bija Oileros, tur bija kaut kādi, man liekas, 2 brāļu pāri vai kaut kas tam līdzīgs. Un kad viņam ļoti fascinēja, ja ir vienā komandā, vienā sporta veidā ir 2 brāļi spēlē. Tāpēc man liekas, ka Izkolas un Kainlainen. Jā, un tieši tā, un tas tā kā ir viņam... tas viņam ir bijis kaut kā īpaši, un tajās komandās arī, kur viņš ir bijis, tur arī ir vienmēr bijis pa kādam brāļu pārim. Viņam tagad arī Džetos nākamgad būs vēl viens tā kā divu brāļu, tā kā viens pāris, kas atkal tā kā parāda to viņa interesi tajā. Protams, vienkārši būs interesanti redzēt, kā viņam ies turpmāk. Un man pat tas tāda vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt, kad ir nenormāli forši, kad viņš iet savu ceļu, kad es teiktu, vispār sportā visiem patīk salīdzināt, un īpaši, ja tie ir brāļi, tad tu salīdzini, kāds bija tas ceļš tam lielākajam brālim un kāds tas ceļš tam mazākajam. Un tu centies vilkt paralēlas un līdzības visur, kur tu vari, bet kad tas viņa ceļš ir pilnīgi citādāks, un tāda viņam arī ir jābūt. Kad nav tā, ka viens vai otrs ir labāks, katram vienkārši ir savs. Un ir vienkārši liels prieks, kad viņš iet savu ceļu, un man ir vienkārši tikai prieks skatīties un sekot līdzi un palīdzēt, kā es varu. Tā kā jā. Kas ir pēdējā lieta, ko viņš tev ir prasījis par floorballu?
pēdējā lieta, ko viņš man ir prasījis par florbolu. Tikko dažas dienas atpakaļ viņš man pajautāja, vai es varu palīdzēt viņam ar fiziskā treniņa plānu sagatavošanu uz nākamo sezonu. Gan izlases kontekstā, gan junioru izlases kontekstā, gan arī nākamā sezonas kontekstā. Tā kā tas parāda, viņa motivāciju un apziņu to, cik tas ir svarīgi, lai viņš tagad ieietu vīriešu florbolā. Precīzāk augstākā līmeņa vīriešu florbolā, teiksim tā. Vispār te bija. Es ieliku Instagramā jautājumu GG20. Tagad tu. Jā. Bet tas daudz jautāju Gvidim. Tas arī simbolizē Gvido. Jā. Te ir jautājums Gvido. Te ir pāris jautājumu Gvido. Pagamoši es varu uzvanīt viņam ātri, jo viņš man rakstīja tikko. Pamēģini uzvanīt. Viņš no answer. Skolā mācās droši vien. Viņš man raksta tagad. Nevaru tagad runāt. Labi, bet prognoze tev SSL finālam. Storvreta, Faluns. Sakojot līdzi vismaz pēdējām 2 sezonām, man liekas, ka Storvreta kā komanda ir pilnīgāka, teiksim tā. Kad man liekas, ka viņiem tas process ir bijis labāks kaut kādā ziņā, un ja šobrīd pastāst uz Falunu kā komandu, tad man liekas, ka to pēdējo sēriju vai šajos play-offos viņiem ir viens izteikts spēlētājs, kas ir Māls Lundmarks. Un ja tu to spēlētāju pilnībā neutralizē, tu jau izslēdz kaut kādu ļoti nozīmīgu daļu no viņa uzbrukuma. Tāpēc, protams, tagad tur visi spēlētāji ir super labi, bet es teiktu, ka, ja tu Storvrētē noseks vienu spēlētāju, viņiem tāpatās ir vēl 4, kas tā kā savā starpā tā kā veido to visu uzbrukumu kvalitāti. Tā kā es teiktu, ka Storvreta ir pilnīgākā komanda, tāpēc arī es gribētu, lai Faluns viņus tā kā ļoti izaicina un galā arī, lai uzvar, bet ja man ir jāmin reāli, kurš uzvarēs, tad es saku Storvreta. Un tev? Viņi, kā jau tu saki, stabilā komanda. Es arī man kaut kā viņi vairāk patikuši vēsturiski. Es nesakoju tik ļoti zviedru florbolam, ka man tur kaut kādi krakli ir, vai es tur baigais fanācās. Kā jau visi redz, es Somijā spēlēju, un man nav bijusi liela ambīcija spēlēt Zviedrijā nekad tā kā, izteikti. Man likās, Somija, Zviedrija top līgas ir. Nav mums tāds NHL, manuprāt. Kaut kas tāds krūtāks par vispār, jau. Bet Storvreta man vienmēr likusies tāda kaut kādā ziņā simpātiskāk, bet tai pašā laikā šogad varbūt es gribētu tādai intrigas ziņā, lai Faluns kaut kā izcīnītu. Intrigas ziņā es piekrītu. Jā. Rītdien mēs ar Krišānu vairāk parunāsim noteikti par SSL un noteikti izlaidīsim kaut kādu video. Par Gvido vēl tev ir tā kā tu ļoti gribētu, lai spēlētu ar viņu kādā klubā kopā vēl savā karjerā, vai tas nav tā kā tik liels spiediens to, ka tev tur jāplāno viss, lai tā notiktu? Es nedomāju. Tieši ārzemēs. Jā, man nav tāds liels spiediens uz to. Es saku, tāpēc man ir prieks, es zinu, ka viņam būs savs ceļš, man ir savs ceļš, un mums tur nav jācenšas visi savēl kopā, tā kā, un viņš gūst tās mācības, kas viņam ir jāgūst, un, protams, tā kā kaut kad karjeras laikā es gribētu, lai mums tie ceļi satiekās, bet tad jau redzēs, kā tas notiks. Tas tāpatās kā man ar tevi. Redzēs, tu nevari neko tā paredzēt. Un nevar paredzēt, ka menedžeri aizbrauks kaut kur atvaļinājumos uz 2 mēnešiem. Un tam līdzīgi. Tāpēc es domāju, ka vienkārši skatīsimies. Un tur jau tas interesantais, ka mēs vēl nezinām, kāds būs viņa ceļš. Un tad jau redzēsim. Bet, protams, būtu forši satikt. Tad tu neapvainosies, ja es viņu aicināšu savu klubu, kamēr tu spēlē citā klubā. Protams, lai viņš pieņem lēmumu, kas ir vislabāk viņam. Labi. Es, protams, izdarīšu savu arī. Kurā klubā, jautājums, kura komanda gribētu redzēt Bruni un Berkoltu ārzemēs? Vai kurā komandā? Tur viņš nepareiz uzrakstīts, bet par Bruno un Berkoltu tev ir kāds viedoklis? Tikko uzvarēja čempionu titulu Latvijā. Jā, to zinu. Es zinu, ka viņi bija svarīgi spēlētāji abi Lekrīgam, lai sasniegtu šādu panākumu. Par to, kurā tieši komandā viņiem ir jāspēlē ārzemēs, es nezinu, vai var tā tieši atbildēt. Ja viņi aizbraukt uz ārzemēm, tas jau būtu kaut kas, tāpēc es domāju, sāksim ar to. Jā, tas ir liels jautājums. Tīri tajā ziņā, kad
vai viņi būtu gatavi Nu jā, starties tas jau, kaut kādām tagad mēs tām runājam. lietām, kas ir par ārzemēm. Es Tā domāju, jau tāda liela jāziedo dzīves daudz. pārmaiņa. Jā, liela dzīves pārmaiņa. Tagad tas ir ļoti atkarīgs no viņiem. Bet mēs, protams, ja mēs varam palīdzēt, mēs palīdzēsim viņiem tur nonākt. Un, protams, tas viņiem jānāk ir no viņiem pašiem gal galā. Jā, bet noteikti. Nu, Bruno ir īpaši jau. Arī tas, ka viņš izlasē, nav īsti tas trenera lēmums līdz galam. Viņš pats, man liekas, to arī teica, un runāja ar treneri, ka viņš nav gatavs ieguldīties florbolā tik daudz. Jā. Tāpēc man, tas tāds interesants lēmums, un, protams, nav profesionāls sports un ir daudz lietas apkārt. Tā kā, bet skumīgi tas noteikti ir. Vai tev ļoti svarīgi būtu atgriezties Latvijā un uzspēlēt kaut kādu sezonu kuršos? Kādā brīdī karjerā? Visiem interesē nākotne, bet es domāju, ka tas būtu forši. Es zinu, ka kaut kad es noteikti vēl gribu dzīvot Liepājā. Vienkārši tas ir atkal jautājums, kādu nākotni nevar paredzēt. Tā kā neskriesim notikumiem pa priekšu un sāksim ar atgriešanos florbolā. Tava unbiased prognoze finālam F-līgā? Jā. Vai tas ir iespējams unbiased? Nu, jā, kā latviski pasakā unbiased? Subjektīvs, bet objektīvs viedoklis. Subjektīvs būtu biased. Mans objektīvais viedoklis no tā, ko esmu redzējis, protams, es vairāk sekojis klasikam, bet no savas pieredzes arī spēlēt pret abām komandām. Redzot tādas komandas, nav noslēpums, ka klasiskā komanda man piesaist vairāk. Tā kā tas, ko arī tas pats, ko Pēters teica, ka klasiks ir vēsturiska organizācija, kas ir veidojusies un kas ir audzējusi tagad savus juniorus un saglabājusi spēlētājus ilgtermiņā. Nokia turpretim ir tagad komanda, kas arī ir, protams, sev uzbūvējusi. Tas ir, tu nevari tā vienkārši kļūt par top komandu Somijā, bet tāpatās tie spēlētāji ir paņemti no visādām citām vietām. Un es neredzu Nokia ņem tādu komandas kopību, kā es redzu klasikam. Un es, tā kā man vienkārši Nokia kā komanda tik ļoti nepievelk šobrīd varbūt. Un tāpēc tas arī spēles ziņā, ja mēs skatāmies, tad arī noteikti tā kā mans minējums, ja neskatoties uz to, ka tur Pēters spēlē, noteikti būtu, ka klasiks uzvarēs šo sēriju. Bet jā, atkal sports ir interesants un sports nevar paredzēt un skatīsimies. Un es ceru, ka pēc iespējas vairāk cilvēku varēs paskatīties šīs spēles laivā un es arī noteikti to darīšu, jo šis ir tāds florbola saldējs ēdiens. Fināls Zviedrijā, fināls Šveicē, fināls Somijā. Būs krūti. Tad jautā arī man cilvēks, kā ir spēlēt trešo reizi F-līgas finālā un kāda ir pirmsspēļu rutīna. Trešo reizi finālā, noteikti tas ir nereāli krūti. Nekad to nebūtu iedomājies, kad augu. Un šajā brīdī es par to tā nedomāju. Es domāju par nākamo spēli un tas izbaudīt tos momentus, kā jau esmu minējis, ka tā visticamāk ir pēdējā sezona Somijā. Varbūt manā karjerā, tāpēc tiešām dzīvot momentā. Un tā tomēr ir galā florbola spēle un man nekas nav baigi jāmaina, lai es darītu savu darbu un palīdzētu komandai. Pirmspēles rutīna. Kā jau es minēju, pamostos, labas brokastis. Man ir 2 varianti šobrīd. Olas ar bekonu un maizīt, kaut kāda sēklu maizīte ar avokādo un tomātiem. Atgriežās. Es tagad pagājušo gadu izlaidu to periodu. Es atceros, ka mēs dzīvojam kopā, tad es regulāri to ēdu. Bet tagad ir atgriezusies tāda kombinācija. Vai arī putra. Pāršā spēlēs putra, jo tas ir ātri. Ātri putriņa ar ielieku tad saldētus ne augus, bet ogas. Un varbūt kaut kāda vēl maizīte ekstra karbs, ogļu hidrāti. Jā. Tad aizbraucu uz zālīti, padriblējos, pavingroju bišķīt minimāli. Tā tīri, lai ķermenis izkustās. Svaigs gaiss, kāda pusstundiņa vismaz tajā dienā minimums. Un
Tad varbūt ko paeditoju, mēģinu noņemt domas no tās spēles, tieši kaut ko paskatos, vai nu kaut ko YouTube, vai nu pataisu florbola šovu, vai darbs ir atkarīgs no situācijas. Un tad kaut kādu stundu pirms izbraukšanas vai pusstundu pirms izbraukšanas uz spēli es tā kā mēģinu pilnīgi atslēgties, atgulties gultā, uzslēgt savu game day playlisti, kas man ir šogad īpaši tāda uztaisīta, kas tā kā nav gluži tur, nezinu, motivational dziesmas, ja kaut kāda tur ir ļoti interesanti playlisti. Tur ir ļoti dažādas dziesmas, gan pilnīgas bērnības kaut kādas atmiņas, kas atcita. Jā, bet es tieši pieminēju to, ka tas ir reāli pierādīts, ka tu caur dziesmām vari atgriezt sevi noteiktos vecumos, un arī, ja tu tagad gadu griezumā, ja tu paklausies dziesmas, kur tu klausies pirms 2-3 gadiem, tev atnāk apakaļ atmiņas, kur tu biji tajā momentā, kad tu reāli klausījies tās dziesmas, un kā tu tajā brīdī jūties. Un tāpēc es noteikti ir pateikt, ka tā ir laba lieta, uzlikt dziesmas, ko tu klausies bērnībā, jo tas tev ieliek iekšā tajā bērnišķīgajā domāšanā, kur tu vienkārši baudi. Tas ir galā, tas, ko mēs runājam, tas ir tas mērķis. Tā ir tāda laba lieta un var ieteikt daudziem. Noteikti tas ir, katru game day cenšos to ielikt un ne tikai, nav tā, ka es tur domāju par tiem laikiem pagātnē, bet tieši kā tu saki, ka tas atsika kaut kādu zemapziņā, kaut kādu to brīvību, to komfortiņu tādu, kad es esmu tur, kur man jābūt. Jā, šo pasmaidīt. Un tad, nezinu, aizbraucu uz spēli. Protams, daudz jādzer ūdens, daudz elektrolītus dzer. Man bija šī problēma šajos playoffos arī ar krampiem bijušas, tāpēc tas ir ļoti svarīgs faktors šobrīd. Magnēzijas, elektrolīti un proteīns. Tā kaut kā nav nekādas tur īpašās ēdiena vai kaut kas tāds, bet kaut kādas mazas niansītas ir. Kā tev? Jā, es noteikti tā domāju, bet man liekas, ka nav nekas tik specifisks. Es zinu, ka daudziem ir, arī tev ir, un es kaut kādā ziņā esmu pieturējies. Ka man, protams, ļoti galvenais ir labi paēst, daudz dzert ūdeni un izgulēties. Ja es tās 3 lietas varu izdarīt, tad es visticamāk būšu gatavs tajā spēlē. Jā, man brokastīs vienmēr, tādā game day es teiktu, ka es vienmēr ir kaut kāds 3 olas, saldētie dārzeņi, es viņus cepu, starp citu var ieteikt visiem. Uzcep saldētos dārzeņus ar garšvielām, ļoti garšīgi un ļoti veselīgi. Un tad, blakus iespējams bekons un kādu maizīti, kas ir pilngraudu ar kādu cintarsieriņu, jo var dabūt tādu arī Šveicē un kādu desu. Bet jā, tas ir tā, noteikti spēlēt labas brokastis un ārā kalīzē, ārā pastaigāties. Tā ir tāda lieta, kas palīdz. Bet jā, es neesmu laikam nekad tā pieturējies pie tādām noteiktām rutīnām. Un īpaši tad, teiksim, atskatās arī izlases kontekstā, pieņemsim, kad var gadīties, ka tev ļoti jāadaptējās. Un tāpēc es domāju, ka es nevaru iet pārāk lielā rutīnā, jo tad, kad ja man kaut kas pamainās, tad vai tas man kaut kādā ziņā mazinās gatavību. Varbūt es saglabāju tās galvenās lietas, kas ir izgulēties, dzert ūdeni, kārtīgi paēst, bet citādākajā es vienkārši cenšos darīt to, kas tajā dienā ir loģiski un cik arī laiks atļauj, jo spēļu laika arī ir ļoti dažādi. Tas būtu man laikam. Jā, es arī tagad jau labāks esmu ar to, ka es diezgan paļaujos dienas plūsmai. Protams, tās pamatlietas, un tagad kaut kā sanāca, ka man brīvākas dienas ir, tad es pamētāju, tur aizbraucu, padriblējos. Bet, kādreiz es biju daudz striktāks uz tām spēles dienām un konkrēti vingrinājumi tieši pamostoties un tādas lietas, bet šobrīd tas tā gatavība jau šobrīd tā gatavība sezonas laikā un pirms spēles dienām ir treniņi un es jau paļaujos tam, kā esmu sagatavojies daudz vairāk. Tā... Atkal, kad nāksim atpakaļ uz Latviju, vēl nenāksim. Tā jau tā perspektīva rodās. Ja mēs tagad būtu spēlējuši Latvijā visu laiku, tad mēs tā nevarētu tik daudz parunāties vismaz. Un Šveicei prognoze? Šveices finālā. Es teiktu, ka šeit arī ir tāds, šeit es teiktu, iespējams pat izteiktākais līderis, kas ir Cug. Bet es domāju, ka tāpat tās būs interesanti, jo visi apzinās to kontekstu. Noteikti tā aura arēnā arī būs
ap to, lai uzvarētu HCR. Tāpēc, lai saprastu, Šveicē Cūgu komanda nevienam īsti nepatīk. Arī Cūgu komandai nav liela fanu bāze. Viņiem viņi nepatīk, jo viņiem ir palielam ārzemnieku veidoto komandu. Un Šveicē ir vienmēr ir bijis nerakstīties likums, ka tu nevari ņemt komandā vairāk par 3 ārzemniekiem un 1 ārzemju junioru. Jā, viņi to ir pārkāpuši, pateikuši, ka viņi neparakstīs neko, kas nav jāparaksta, principā. Tā ir kaut kāda džentlmeņu vienošanās, bet viņi saka, ka tāda jau nemaz neeksistē. Viņi tur saka, ka citās komandās arī tur ir vairāk spēlētāji, kas tur, nezinu, viņi pieņemsim, Cūgu menedžers ir pieminējis, ka tāds Voke spēlētājs, kas spēlē HCR, ka viņš skaitās kā ārzemnieks, bet viņš arī visu dzīvi nodzīvojuši Šveicē, un viņš vienkārši viņam varbūt viņš ir dzīves Vācijā tikai. Vai tas pats Jānis Lem, kas ir mūsu komandā bijis, kad arī tas skaitās kā ārzemnieks, bet tā jau realitātē nav. Tie ārzemnieki ir tie, ko tu reāli nopērc, lai viņi atbrauktu uz to tavu komandu, lai viņi tur spēlētu. Tāpēc, bet jā, un es domāju, tā aura būs tāda, ka visi atbalstīs to HCR komandu, un viņiem noteikti arī būs laba fanu bāze gatava, un es domāju, ka ar to vien, un tas, ka tā ir viena spēle, vienā spēlē viss var notikt. Bet jā, noteikti būs grūti, ja tev ir jāapskatās uz viņu, ja viņi spēlē 6-5 Cūgu, tad es vienkārši šokējos par to, kas ir laukumā, ka viņam, pirmkārt jau vārtos vispār ir Šveices izlases vārtsargs, un tad viņiem aizsardzībā ir Nilsberts, viņiem ir Kainlainens, Šogrens, Kailijala, Sami Johansons un Gustafsons, jā. Gustafsons ir otrs aizsargs. Tu apsies uz to sešinieku, domā, kas tur notiek, kāpēc viņi savākuši Zviedrijas un Somijas izlases kaut kāds top spēlētājs vienā maiņā. Tāpēc tas ir tā. Un loģiski, ka viņi spēlē arī citu florbolu. Viņi vienu maiņu var uzvarēt visu spēli. Bet es domāju, ka noteikti būs interesanti, un ja HCR ir tikuši līdz šim momentam, tad noteikti viņi tur ir pelnījuši būt, un es domāju, ka viņi var izšaut vēlreiz. Jā. Un tev varbūt... Jāpiemina, ka Nilsberts beidz karjeru, šī viņa pēdējā spēle. Arī. Galante jau beidz karjeru. Zviedri kaut kā aizbrauc Šveici beidz karjeru. Tas jau ir tāds viņiem, man liekas, pensionāts. Jāpiemina, ka HCR uzvarēja Villers 4-1 sērijā, pusfinālā. Jā, viņiem vispār ir viens zaudējums pa visu playoff. Viņiem bija 2 sērijas, pirmā sērija 4-0, otrā sērija 4-1. Tad, respektīvi, viņiem viens zaudējums bijis. Cūgam ir bijuši jau, man liekas, kādi 3 zaudējumi kopā. Kaut kas tāds. Un HCR regulāro beidza. Kurā vietā? 7. vietā. 7. Tā kā, jā, mums jau arī veidojās rivalrijas starp mūsu komandām. Tā kā tas ir arī superīgi. Jā. Es gribu redzēt nākamā gadu, kā Voke dejos manā priekšā. Viņš ilgi atļausies to. Tam gan es nepiekrītu. Tā deja man arī nepatīk. Viņš varēja priecāties, bet jā. Mana prognoze finālam. Man grūti prognozēt objektīvi, jo man ir kaut kādas paša idejas, kā es gribu, lai izvēršās viss. Tev tur čalmi kaut kādi sabraukuši. Klausos. Jā, viņi grib, lai beidzam. Tagad jau ir 4. stunda, viņi saka, jābeidz. Pagad, tu teici rezultātu, kāds būs finālā? Nē, es neteicu rezultātu. Pasaka SSL un Šveices fināla rezultātu. Storveta Falons. Domāju, ka daudz gola nebūs. 5-3 Storveta. Tu? Es teikšu... 4-3 Falons. Ok, interesanti. Un es teikšu, ka HCR uzvarēs 7-6. Ok. Es teikšu, ka, bet tagad nedrīkst būt subjektīvs. Kādā spēlē varētu izvērsties? Pirmais latvietis, kas pievienosies čempionu komandai top 4 valstīs. Sanāks. Tā sanāk? Kas tā kā iepriekšējā gadā uzvarēja titulu. Jā. Jā, viņi uzvar, tad tā ir, jā. Es domāju, ka rezultāts būs
diezgan tūs, un viņš varētu nebūt ļoti mazs, tāpēc, ka es redzēju, kā viņi spēlē, un tur ir caurumi abās aizsardzībās. Es domāju, tāpēc pretuzbrukuma florbols Šveicē vispār ļoti raksturīgs, tāpēc es teiktu, rezultāts būs lielāks. Ar 6-5 arī es teikšu, ka HCR varētu uzvarēt. Zūga dinastija krīt. Ja Cuks uzvar, tad viņiem ir 3-5, man liekas. Nu, tas, kas principā līdzīga situācija, kā Ulbrukai šogad bija. Jā. Nu, kas vēl? Viss? Pietiks šodien? Pietiks, man liekas, ka 4 stundām, 3,5 būs labi. Jā. Paldies tev, Gustav, Paldies tev, par laiku. Sazinamies turpmāk. Ierakstiet komentārā vai laikojat, vai atbalstat mūsu Patreonā, ja jūs gribat vēl dzirdēt mūsu kaut kad nākotnē ar šādiem jautājumiem viens otram un dušiem pirms nākamās sezonas. Sekojam līdz Pētera fināliem, tā kā baudam, ka Latvijas mums spēlē Somijas finālos. Jā, florbalshop.lv nopērkat džemperīšus un foršu off-season no mums un tiksimies nākamajā podkastā.